sievietes jūtās diezgan labi tajā sadaļā, kas ir uzkrājumi, taupīgs dzīvesveids, kā rīkoties labāk, kas ir paradumi, kad tas nonāk līdz ieguldījumiem, tas ir tāda pelēkā zona, kurā ir ļoti bailīgi iet. Ieguldiet tikai to, cik jums nav žēl pazaudēt. Man tas liekas silnīgs bleķis, tāpēc, ka tas nav kaut kas, kas ir domāts tikai cilvēkiem, kas ir pabeiguši Zviedru skolu un dabūjuši 5 augstākos grādus ekonomikā, bet ka tas ir pieejams arī man. Nekustamais īpašums neatbilst viņu dzīvesveidam, neatbilst tam, kā viņi redz sevi kā investors. Grib ceļot, viņi negrib būt piesaistīti tikai Latvijai. Kripto nav aktīvs priekš manis. Nav tā, ka, ja tu ej pie privāta banķiera, tur gan ir tas noslēpums, kur tev var uzreizināt naudu vai stabilus 30% gadā pelnīt. Čau, mani sauc Valters Vestmanis, un šis ir sestdienas rīta kafijas podcasts. Tas ir raidījums uzņēmīgiem cilvēkiem, kas arī sestdienu rītos mostas agrāk, lai strādātu pie saviem mērķiem. Šodien pie manis viesojās Karīna Kulberga. Karīna ir viena no viedokļu līderēm Latvijā finanšu pratības jautājumos. Viņai ir 20 gadu pieredze finanšu sektorā, tostarp vadot Swedbank Private Banking nodaļu, kas viņai devis ļoti labu ieskatu Latvijas turīgāko cilvēku finanšu rutīnās. Kā arī Karīna ir šī jaunas kustības dibinātāja, kas runā par sieviešu finanšu labklājību un neatkarību. Piesprādzējies krēslā stingrāk un nosina zīmoli, jo šajā epizodē ir ļoti daudz noderīgu lietu. Mēs runājam par to, kāpēc investīcijas nekustamajā īpašumā nav domātas visiem, kādēļ ne es, ne Karīna īsti neinvestējam kripto, kādēļ mūs piesaista tieši akciju tirgus, un kāpēc investēt tikai to, ko tev nav bail pazaudēt, ir ļoti dumšs un nepareizs padoms. Pirms ķeramies pie epizodes, īsts paldies mūsu atbalstītājiem. Kalve mums ofisā nodrošina kafijas servisu. Tas nozīmē augstākās kvalitātes kafijas pupiņas un ļoti labs kafijas aparāts. Tas būtībā ir kafijas abonements birojā, un esmu vairāk kārt dzirdējis, ka kolēģi šo tiešām ļoti novērtē. Ja arī tu gribi tikt pie garšīgas kafijas savā darbvietā, dodies uz kalvacoffee.com, lai uzzinātu vairāk. Šī mazā ierīce Aranet 4 mēra CO2 līmeni telpā, būtībā parādot, kad telpā ir beidzies skābeklis. Mums lielākā daļa no dienas tiek pavadīta dziļā fokusētā darbā, un ja tu sēdi bezgaisā, galva vienkārši nestrādā kā vajag un kritīs produktivitāte. Mums šī ierīce stāv katrā telpā, kur ir cilvēki, lai darba diena ir pēc iespējas efektīvāka. Lai uzzinātu vairāk, dodies uz aranet.com. Nu ko, ķeramies pie epizodes. Karīna Kulberga. Čau! Čau, Valter. Prieks, ka esi ieradusies un arī brendota apģērbā, kā var redzēt. Es skatījos dažus tavus iepriekšējos ierakstus, es arī redzēju, ka tev līdz šim bija tas neatkarīgā krekliņš. Es domāju, man jātur līdzi, tā kā es arī nāku uzreiz ar savējoši. Man tieši kā reiz šodien nav, šodien es vairāk casual esmu apģērbies, bet brendotas krūzītes, kaut kur aizmugurē kaut kas vēl parādās. Tagad tas ir noteikti, jā. Varbūt cilvēkiem, kas tevi redz pirmo reizi, ja tu tā īsi ieskicētu savu karjeras ceļu un ko tu esi darījusi un kā tu esi nonākusi vispār personīgo finanšu pasaulē? Es esmu rīdziniece, es kādreiz gribēju būt režisore, kino režisore. Mans tētis man pateica, ka tas ir tikai domāts kaut kas cilvēkiem, kas grib sēdēt tumšos pagrabos un pīpēt, tāpēc ir jāmācās matemātika. Tētim arī klausīja, līdz ar to beigu galā iestājos Zviedros, un pēc Zviedriem, es teiktu, tāda pirmā mana karjeras sadaļa bija korporatīvajās finansēs, palīdzēja uzņēmumiem piesaistīt finansējumu, lielākoties pārstāvēja Latvijas uzņēmumus, kuri meklē investorus Skandināvijā. Nenormāli interesanta pieredze, uzreiz iznākot no Zviedriem, jo principā man bija tā kā, tu droši vien arī labi zini, dienas biznesa top 500 bija tā kā tāda mana bībele, man bija jāzina visi sektori, visi privāti uzņēmumi, kas tur ir pieejami, kas ir, iespējamie targeti dažādās industrijās, kā viņus vērtēt, kādi ir vispār principi tai vērtēšanai. Un, protams, ar šodienas acīm es domāju, ka tas bija kaut kas, kas man ir baigi noderējis arī tagad kā investoram, jo es esmu drusciņi tas nūģis, kuram ļoti patīk gada pārskati, dažādi memorandi, kad ir IPO, kad ir bondus, lai žārā. Man visi šie te nav tādi attēlu dokumenti, man ļoti patīk viņus pētīt, analizēt. Tā bija tā pirmā daļa.
Un tad 30 gadu dzimšanas dienā man viens no klientiem, kam es biju palīdzējusi, piedāvāja iet un palīdzēt vadīt viņu uzņēmumu. Un līdz ar to tas ir tas posms, kur es no tāda speciālista, no faktiski finanšu analītiķa, kļuvu par vadītāju. Arī ļoti pamācošs, ļoti foršs posms. Sākumā vadīju augstskolu. Joprojām uzskatu, ka tā bijusi man lielākā skola kā vadītājiem, jo tur es sastapu, pirms tam visi šie cilvēki, ar kuriem es strādāju, bija ļoti finansēm vērsti, racionāli. Tad šeit es sastapu arī ļoti daudz dažādus talantus plašās citās jomās, kas bija ļoti interesanti. Mans karjeras, man liekas, highlights bija tas, ka es aizbraucu uz State Department un prezentēju projektu, ko mēs izstrādājām Latvijā. Mēs piesaistījām Amerikas naudu, kas likās toreiz tā, wow, kad es vēl dzīvē varēšu būt State Departmentā. Un tad kādu laiku pēc tam ar vīru aizbraucu, padzīvoju San Francisco, Amerikā ar dēliem. Un atgriežoties, man piedāvāja doties un vadīt Swedbank Private Banking. Tā laika bankas vadītājs Reinis Rubenis. Un private banking ir nodaļa bankā, kas strādā ar bankas turīgajiem klientiem. Un tad pēc 5 gadiem šajā nodaļā jākļuva arī par bankas vadības komandas locekli un bija atbildīga par lielāko segmentu un biznesu Swedbankā, kas ir privātpersonu pārvalde. Tā ļoti, ļoti īsi. Private bankings, kā tad īsti ir strādāt ar tiem turīgākajiem cilvēkiem, jo man automātiski es uzreiz pieņemtu, Swedbank lielākā banka. Man uzreiz pirmā doma būtu, tad cilvēki ar lielāko naudu iet uz lielāko banku, vai tā ir, un varbūt rekomendēt, kā vispār ir ar viņiem strādāt, kas ar kādām lietām viņi uz private bankingu nāk, kādas problēmas viņi cenšas risināt. Vispār man liekas, ka tā ir bijusi viena no manām dzīves lielajām veiksmēm nokļūt tajā brīdī vadīt private bankingu. Dēļ tā iemesla, ka pirmkārt, tur ir tie cilvēki, kas Latvijā rada pievienoto vērtību, rada biznesus, idejas, kas ir vajadzīgas Latvijā, eksporta tirgos, tie ir vai lieli uzņēmēji, vai top uzņēmumu vadītāji, un, protams, tas ir brīnišķīgi būt, šie ir ļoti, ļoti prasīgi klienti, tie ir klienti, kuriem tā kā parasti nav atbilde. Viņu uzdevums dzīvē ir meklēt visus risinājumus, un to pašu viņi sagaida arī no saviem partneriem, ar ko viņi strādā. Bet es domāju, ka man īpaši interesanti bija tas, ka es tur varēju būt laikā, un tā bija daļa no tās stratēģijas, kas man bija jārealizē, redzēt, kā ienāk Latvijā tā jaunā labklājība. Tā labklājība, kas veidojās tai skaitā no mūsu IT sektora, no dažādiem vienredžiem, no mazajiem, augošajiem vienredžiem, Bet tas bija tas baigi foršais prieks pieredzēt to, ka mums izdevās arī šo te jauno turību bankā piesaistīt un paskatīties, atbildot to tavu jautājumu, kā tad atšķirās tās vajadzības varbūt tiem uzņēmējiem, kas bija uzreiz pēc Latvijas neatkarības dibinājuši savus uzņēmumus un tad izveidojuši šo labklājību tiem, kas ir nesenāki. Un īstenībā jau tie jautājumi bieži vien ir līdzīgi, jo ir viena grupa, varbūt klientu, kas ir tādi, kuri par savu labklājību saka tā, ka viņi ļoti labi zina tos biznesus, kuros viņi strādā, viņi brīnišķīgi saprot savu nišu, un tas ir arī tas, uz ko īstenībā viņi grib koncentrēties. Viņi varbūt negrib no jauna pārmācīties un iemācīties visu par to, vai viņiem jāiegulda Applā, Amazonā, Googlā vai kaut kur citur. Viņi saka, viņi labprāt to lēmumu grib atstāt kādam profesionālim, bet viņi saprot, ka viņi, protams, to labklājību nevar atstāt, nevar viņi neko nedarīt, jo savādāk tā vērtība viņai zudīs. Man liekas, ka ļoti izteikts bija arī tās diskusijas, kas mums bija ar klientiem, ja es atceros pašā sākuma posmā, tad nekustamais īpašums bija tāds absolūtais favorīts principā visos ieguldījumos. Un tas mans uzstādījums un mērķis tomēr bija tāds, ja mēs runājam par tādu labklājības plānošanu, ka tur pilnīgi noteikti ir jāparādās arī stāstam par finanšu tirgiem un kā arī tie var patiesībā palīdzēt to labklājību veicināt. Man pat bija ļoti interesanti, kad man atnākot, es pamanīju, ka daudz tie klientu pasākumi bija vairāk veltīti tādām kultūras izklaides aktivitātēm, un man personīgi šķiet ļoti svarīgi tieši šo te saturisko, tieši to ieguldījumu tēmu tur ievirzīt iekšā aizvien vairāk. Un te es varēju izmantot to, pirms tam pieminēto to režisoru sapni, kā tu saliec kopā, tad, kad ir tie klientu pasākumi, tu nedrīkst sākumā likt pārāk smagu to ieguldījumu tēmu, to viņi ir jāatšķaid varbūt ar kādu vieglāku, pamazām, pirmo reizi atnāk mazāks klientu skaits, tad ar vien lielāks un lielāks. Un, protams, arī, tur avantūras, kā mēs sākām
Es atceros, kā prezentēju toreiz podkāstu, Private Banking podkāstu, kuram arī tā kā nohostēja 30 vairāk šīs te epizodes. Arī likās sākumā komunikācija kolēģi teica tā, kā podkāsts par ieguldījumiem bez kaut kādiem grafikiem, bez kā, diez vai tas strādās, kā tas aizies, kā tas būs. Bet mēģināt šo te tēmu par ieguldījumiem, tā skaitā finanšu tirgos, pasniegt tur, kur klientiem ir ērti, kā klientiem ir viegli. Un tā kā atbildot uz to jautājumu, kas tad ir tie viņu biežākie jautājumi, viņi mēģina saprast, kas viņiem būs veiksmīgākais veids, kā domāt par to, ko viņi darīs ar savu labklājību, cik viņi paši tajā investēšanā grib būt aktīvi un līdzdarboties, un tur vienmēr bija arī pārsteigumi, kur varēja būt klienti, kam ir 80 gadi un kas saka, jā, es pats gribu izvēlēties akcijas, man ļoti interesē, es esmu aktīvs, man nav nekāda problēma, un brīnišķīgi, ja tā ir, bet es domāju, palīdzēt atrast katram to labāko versiju, kā vai viņš var nodoties tam pamatbiznesam, vai vairāk laika veltīt ieguldīšanai, un, protams, arī diversificēt to, kur viņš iegulda. Interesanti, ka tu ieminējies uzreiz, ka nekustamais īpašums ir viena no tādām pirmajām svarīgākajām lietām, jo tas ir kaut kas, ko es dzirdu atkal un atkal. Tas tāds latviešu sapnis, ka man būs īres dzīvoklis, no kuras pelnīšu pasīvos ienākumus, un tikko kā ieminās akciju tirgi, finanšu tirgi, uzreiz tāda tā kā pretestība, ka tas ir kaut kas svešs, abstrakts. To esi novērojis arī savā pieredzē, ka cilvēkiem tas ir tas pirmais vibes. Zini kā, es domāju, ka tas, ko es ļoti izteikti redzēju, ka tieši tam jaunajam turīgumam, kas nāk no jaunākās paaudzes, teiksim, investoriem, tas kļūst, šis te nekustamais īpašums neatbilst viņu dzīvesveidam, neatbilst tam, kā viņi redz sevi kā investors. Un tas gan bija diezgan izteikti, ja? Jo šī te ideja par to, kā sapirkt īres dzīvokļus, un tad, tā kā sākumā vienu, pēc tam vairākus, kā par tiem rūpēties, varbūt tā bija mazliet vecākai paaudzē. Šobrīd, man liekas, tie jaunie investori ir diezgan realistiski, ka te kā īpašniekam, līdz ar to, diemžēl, nāk arī visādas rūpes, tā skaitā arī izmaksas klāt. Un, protams, arī, man liekas, nekustamais īpašums kā tāds, tā kā mūžīgi augoša aktīvu klasie, kāds tā varētu uzskatīt. Tāda tā, protams, nav. Un tie cilvēki, kas apdedzinājās 8. 9. gadā, to ļoti skaidri tā kā pieredzēja, kad arī tur, līdzīgi kā akciju tirgos, ir iespējams, ka tas absolūti nevienmēr augs, bet būs arī kaut kādas korekcijas. Bet es teiktu, visvairāk tomēr, tas ir par šo te, tiem speciālistiem, tiem top kaut kādu uzņēmumu īpašniekiem, kur saprot, ka viņi grib ceļot, viņi negrib būt piesaistīti tikai Latvijai, iespējams daudzi viņu aktīvi jau ir Latvijā, un runājot par to diversifikāciju, tas nebūtu arī gluži pareizi, tad vēl vairāk šo te proporciju šeit likt, un tādēļ tie finanšu tirgi aizvien vairāk iegūst tādu līdzīgu vai pat vadošu pozīciju pret nekustamo īpašumu. Un kas ir tāds benchmarks, pie kura tu kvalificējies privātu banķieru pakalpojumiem, un kā cilvēks tajā nonāk? Teiksim, es zinu, ka sāksim ar to, kā es varu kvalificēties tam. Pirmkārt, ja mēs tā skatītos pasaules kontekstā, tad skaidrs, ka Latvijas, Baltijas kritēriji ir ārkārtīgi zemi, lai nokļūtu private banking apkalpošanas programmās. Amerikā tie ir pāris 10 miljonu, kam ir jābūt taviem brīvajiem līdzekļiem, lai to ar šiem līdzekļiem varētu startēt un dabūt savu privātu banķieru. Un privātu banķieru portfeļi tur ir, ar klientu portfeļi ir, tādi salīdzinoši mazi, tātad viņi tiešām strādā lielākoties 1:1, tur ir varbūt līdz 20 klienti. Ja mēs runājam par Baltiju, tad diezgan ilgi tie bija apmēram ap 100 000 eiro, kas ir tie brīvie līdzekļi, kas ir pieejami, ar kuriem varētu rīkoties. Šobrīd pavisam nesen konkrēti Svetbankā šis kritērijs tika paaugstināts līdz 200 000, kas, protams, tādā arī Eiropas un Amerikas kontekstā tiktu uzskatīts par tādu labu zelta klientu, bet, protams, ne vēl private banking. Un kā tas notiek, tā kā man kāds piezvana, vai es pats eju klauvēt darbību? Ir iespējams abas opcijas, jo, protams, ka ja tu esi šīs bankas klients un ja tu atbilst tiem kritērijiem, tad skaidrs, ka banka tev uzrunā un aicina pievienoties tajā programmā. Un es domāju, ka tā galvenā priekšrocība, protams, ir tā, ka tajā brīdī, šie visi cilvēki, jāsaprot, ka šie visi cilvēki ir tādi, kuriem ir lielas komandas, ļoti lielas atbildības par vienu, par vairākiem uzņēmumiem, kaut kādi vairāki aktīvi, un lai to visu pārvaldītu, viņiem arī tie jautājumi ir kompleksi,
kompleksāki, vairāk, sarežģītāki, bieži vien, tie nav tādi, varbūt, teiksim, standartizētākie risinājumi, ja? Un līdz ar to tādēļ arī, tā privāta banķiera loma tur parādās. Tā kā parasti tas ir tā, nereti arī klienti, protams, paši vaicā, ja viņi gribētu privātu banķieri, kas ar viņiem var strādāt, tad cik tas viņiem maksātu, kā viņi to varētu nodrošināt, jo, protams, tā otra tendence, skaidrs, ja mēs ejam globāli uz to, kad viss ir botos balstīts un visi balstīts tādā digitalizācijā, tad, protams, šī privāta banķiera saruna, tas ir kaut kas ļoti personisks, ļoti cilvēcisks, ļoti tieši uz tavām vajadzībām, kas arī nereti varbūt Eiropas bankās to jau sāk piedāvāt kā tādu papildus maksas pakalpojumu, kam tu vari piekļūt. Es tā izprašņāju par turīgajiem, jo tas visiem jau kaut kā, man liekas, latvietim interesē cita makā ielīst un kā ir ar tiem turīgajiem pie privātu banķieriem, ko viņi tur dara. Tad vēl daži pēdējie jautājumi par šo tēmu. Interesē, kā tavā pieredzē strādājot ar privātu banķieri, private bankingā un varbūt arī runājot ar individuāliem investoriem, ir tāda fundamentāli liela atšķirība, kā vieni skatās uz investīciju pasauli vai kā otri skatās uz investīcijām? Domāju, ka nē, jo es domāju, ka tajā brīdī, ja tu uzķer to sajūtu, ka tev ir svarīgi domāt un atbildēt pašam par savu naudu un būt līdzatbildīgam, domāt, plānot, kā tu labāk ar viņu var strādāt, tad arī cilvēki, kur ienākums vai atlikums vēl var nebūt šajā te private banking, teiksim, kritērijos, tā viņu domāšanas veids un tā vēlme izzināt, saprast, ir, es teiktu, izteikti spēcīga. Ja? Un to, protams, es arī redzēju pēc tam, esot valdei, un tur joma, ko, man ļoti, protams, bija vēlme tā kā palīdzēt, veidot un balstīt arī Latvijā kopumā ir šī ieguldījuma kultūra vispārējā kopumā, pat sākot no investoriem, kuri vēlas investēt, daudz mazākas varbūt summas, un es teiktu, ka gan soļi, kā to sākt, gan arī tās pārdomas un tie jautājumi ir īstenībā ļoti, ļoti līdzīgi, ja, tur varbūt tās summas varbūt savādākas, un man liekas, bieži vien varbūt ir tas mīts, ka cilvēki domā, un tagad parādīsies ļoti daudz naudas, tad kaut kā mistiski es to visu sapratīšu un es baigi zināšu, kā strādā finanšu tirgi un tas viss pats no sevis atrisināsies, bet tā, protams, nav. Arī tajā brīdī, bieži vien šiem turīgajiem cilvēkiem ir tiešām tas viņu pamatdarbs, pamatbiznes, kas paņem tik daudz viņu laika, kad arī viņiem nav tās ekstra daudzās stundas, lai šo te pētītu. Līdz ar to, tas mājas darbs tāpat vienmēr pašam ir jāiegulda, mazliet saprotot, kas būs tas veids, ko es varu izmantot, kādi ir tie instrumenti. Skaidrs, ka turīgajiem varbūt to instrumentu ir vairāk, ar ko viņi pēc tam var sākt investēt, arī tās summas to pieļauj, es nezinu, kaut kādu, obligāciju laidienu tā tālāk, tur ir varbūt viņiem pieejamāk. Bet tie principi, kā domāt par naudu un kā to dara gan turīgie, gan arī varbūt individuāls investors, kas sāk no mazākām summām, ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un es pat teiktu, ka tā spēja, kā mazam investoram ieviest tās foršās rutīnas, droši vien ir tāda kritiskā tā, lai patiesībā nokļūt līdz tam labam mindsetam un tai finanšu pārvaldībai, ka tu arī pēc tam vari būt turīgo vidū. Forši, man ir šeit tā grāmata. Jā, ja vilkšu ārā, labi, cerams, ka nesabruks. Pirms pēdējo tu vilksi. Zinu to grāmatu, jā. Brīnišķīga grāmata, jā. Nesabrukt, tās The Millionaire Next Door gribēju parādīt cilvēkiem. Man arī ir viena kopija latviešu valodā, ko es atradu lietot grāmatu veikalā, bet es atceros, kad es šo lasīju, man baigi, tā teikt, plīsa galvā visādi mīti un priekšstati par turīgiem cilvēkiem, jo tā grāmata tādā in a nutshell parāda, ka tā visa grāmata ir tāds viens liels pētījums par miljonāriem Amerikā, ja es nemaldos, te bija kaut 90. gadi. Tur bija cilvēki, kas ir kļuvuši par miljonāriem vienas paaudzes laikā, kas nozīmē nav nekādu mantojumu, un tad bija arī runāts, kā pēc tam viņi ar saviem bērniem runā par naudu, un kāpēc tam viņu bērni ar naudu apējās. Un ļoti, ļoti interesanti grāmata, un man šeit tāds viena lielākā atklāsme bija, ka liela daļa turīgi cilvēki, viņi tieši fokusēs uz to vienu savu jomu, to viņi saprot, un īstenībā investīcijas viņiem ir diezgan garlaicīgas. Tie paši indeksu fondi vai garlaicīgas rutīnas, krāšanas rutīnas, tāda diezgan
latviski slikti skan taupīga dzīve, angliski frugal skan labāk. Es nezinu, vai mums tāds. Un man liekas, ka tieši par to taupību arī šajā grāmatā tur bija ļoti daudz tie piemēri, kas tika minēti, ka tie cilvēki dzīvo joprojām mājā, ko viņi nopirka pirms 20 gadiem, viņi braukā ar to mašīnu, ko viņi nopirka varbūt pirms 10 gadiem. Un man liekas, ka tas ir arī tas brīnišķīgais, ko es varēju redzēt un piedzīvot tajā jaunajā private banking paudzē, un kas man ārkārtīgi pašai liekas pievilcīgi, ka tu var atmīties klients ar ričuku pārmīties pāri tam vanšu tiltam, ienākt tajās private banking telpās, un viņš ir tik visvārda vislabākajā nozīmē, tik pieticīgs, tik samērīgs, viņam nav kaut kāda vēlme to naudu tur kaut kā bārstīties un sev parādīt ar visiem simboliem, ka viņam viņa ir. Vienlaikus viņš ir tā kā atbildīgs gan pret to savu biznesu, gan pret to savu labklājību, lai ar to pareizi apietos. Tā kā es esmu lielā sajūsmā gan par to grāmatu, gan es esmu ar tādu lielām cerībām raugos, ka varbūt tā paudze, kurai likās tā vizuālā labklājības uzsvēršana kaut kas tāds ļoti svarīgs, kas parasti noved tieši pie tā, ka tev tā labklājība ļoti ātri samazinās. Visu saudu mugurā. Jā, ja tev visu viņi ir jāparāda. Man liekas, ka mēs tās durvis varam ciet, un es domāju, ka jau vairāk ir tie paraugi, kā mēs varam uztvert to turīgumu tādā foršā veidā, ilgspējīgā, es domāju, tas ir baigi svarīgi. Tas ļoti forši. Un mēs arī ar neatkarīgu investoru gan Latvijā, gan uz Eiropu skatoties, esam piedzīvojuši, ka mums klienti arī ir es nezinu, vai var teikt izbijuši uzņēmēji, bet vai cilvēki, kas ir pārdevuši startupus, vai vienkārši visu dzīvi bijuši uzņēmēji un arī ir tiešie private banking klienti, bet viņi saka, es gribu būt spējīgs runāt ar privātu banķieru vienā valodā, jo, man prasme ir tas mans uzņēmums, kuras es naudu nopelnījis, investēšanas nesaprotu, tāpēc izēju apmācību programmu, lai es varu būt uz vienas lapas, ka man rekur banķieris kaut ko rāda, es saprotu, kas tas ir un spēju kopīgi ar viņu krietni labākus lēmumus pieņemt, kas man arī liekas tā forši tāds bez ego pazemīga pieeja tam, kad saprotu, es šo nesaprotu, bet nauda man ir un makes sense nedaudz pievērst uzmanību. Un man liekas, ka tā ir tāda tipiska turīgo cilvēku vispār pieeja dzīvē, ka nekas nav tāds, ko viņi iedziļinoties varētu nesaprast vai neapgūt, vai nav tā, ka viņi pasaka, ok, tad šitas nav man, es to nedarīšu. Ja? Lai gan man liekas, ka tas ir ārkārtīgi būtiski jebkuram konsultantam, ar ko runā, vai turīgs, vai mazāk turīgs, vai jebkurš cilvēks faktiski, kurš domā par naudu. Es domāju, ka tā ir paliela problēma tajā finanšu nozarē, ka ir ļoti daudz žargonu. Un tie žargoni, protams, ir tas, kas ir jārevē ārā tajā valodā, un man liekas, jo es tu labāks speciālists, jo tu vari konceptuāli pēc iespējas vienkāršāk izstāstīt šīs sarežģītās lietas, un tad, ja tu viņas izstāstā konceptuāli, jebkuram uzņēmējam, un īstenībā jebkuram no mums tas ir, es domāju, ka finanses, manuprāt, īstenībā nav absolūti tik sarežģīta joma, es nezinu, medicīna, arhitektūra, tā tālāk, man liekas, ka tur ir daudz grūtākas lietas, ko iemācīties, tā kā es tomēr uzskatu, ka tās finanses varbūt ir tāda lieta, ko ir vienreiz tie koncepti jāsaprot, tā būtība jāsaprot, jāizdara savas izvēles, un tad ar tām tā kā arī pēc tam tālāk tā labklājība jāveido ar tādiem principiem. Noteikti. Man patīk to salīdzināt ar autoskolu vadīt apliecības iegūšanu, jo es bieži arī dzirdu cilvēku saka, investēšana, tas nav domāts man tur neinteresē skatīties tos finanšu pārskatus, sekot līdz ziņām, un tad es parasti iemetu salīdzinājumu, ka tu varētu teikt, ok, man neinteresē braukt rallijā, skrūvēt mašīnas garāžā visu nakti, tāpēc man nav vajadzīga autovadītāja apliecība. Lai tāds, bet tad mēs runājam tās 3 dažādas lietas, un tev nevajag interesēt autiņiem, lai gūtu labumu no autovadītāja apliecības, tāpat arī tev nevajag interesēt visai tai finanšu pasaulē, lai gūtu labumu no vienkāršiem investīciju produktiem. Jā, es to piekrītu. Kurā brīdī dzīvē ienāk šī owns, un varbūt var ieskicēt, kas tas ir un kā līdz tam nonāci? Šī owns bija tāds mans personisks stāsts par to, ka es sapratu, aizejot uz banku, sākot strādāt ar turīgiem cilvēkiem, mani baigi sāk interesēt tās attiecības starp naudu un laimi, un kā tad tas strādā, vai tad, ja tev ir baigi daudz tās naudas, tu uzreiz esi laimīgs, cik tad ir tev vajadzīgs, visi tie pētījumi par tām summām tā tālāk. Un tad vienā brīdī es tikai ieraudzīju, baigi interesanti, ka to sieviešu tur paliek baigi maz to turīgo vidū. Man likās interesanti, kur viņas pazūd.
no tādiem personiskiem novērojumiem secināju, ka lai cik man būtu vienkārši ar klientu runāt par viņa labklājību, par to, kā viņam ir jāinvestē, kā viņam ir jādomā par naudu, es pati sev nevienmēr varēju tā kā tik racionāli visus šos paradumus ieviest. Un vienlaikus tās diskusijas man vīra draugu lokā par kaut kādiem ieguldījumiem vienmēr bija tik tādas vokālas, un ja es sāku to runāt par kaut kādām savām draudzenēm vai paziņām, visi bija tā ļoti pieklusi, nē, šitā nav vispār tēma, es vispār neko par to nezinu, neesmu gatava runāt tā tālāk. Un man likās, ka tā atšķirība ir baigi krasi lielā. Un tas, ko man, godīgi sakot, sākumā neveidojot pat nekādu kustību, man vienkārši ļoti interesēja, kā tad atšķirās tā domāšana par naudu sievietēm vīriešiem, kur tās turīgās sievietes man pazūd, kā es viņus varu atrast, ja? Kā es varu ieraudzīt sev kādu aspiration, par to, nevis par to flashy turīgumu, bet par tādu turīgumu, kas ir tā, kas iedod to pārliecību, ka tu esi par sevi parūpējusies, un tas man ļoti interesēja. Un tad es ieliku, es atceros to manifesto LinkedInā sākumā, ka es gribu to papētīt. Un, ja kādu tas interesē forši, es padalīšos ar kaut kādām atziņām. Un tad es atceros, pagāja tas weekends, ka man sāka sūtīt pazīstamas, nepazīstamas dāmas, ļoti daudz ziņas, kas teica, jā, šitā ir tēma, par ko vajag atrast veidu, kā parunāt vieglā veidā, lai tas nav smagi, lai tas nav atbaida, tā, lai tas neatbaida tevi visi žargoni, kā to izdarīt. Un es tā izvēlējos forši, ir interesanta tēma, par ko man gribās papētīt, un izlēmu, ka es to izdarīšu Instagram platformā, kas man liekas ļoti ērta priekš manis, kā priekš radītāja. Šīs tēmas radītāja bija uz to brīdi, joprojām ir, un bija jāiedod kaut kāds nosaukums. Man likās, ka tas owns ir tāds ļoti foršs, tas angļu vārds, kas nav tāds plātīgs, bet viņš ir par to, ka tu tā kā esi priecīgs par to, kas tev pieder, tu to apzinies, un tu ar to neplāties, bet tas iedod to tādu labo pašapziņu par to, ka tu esi pats atbildīgs par to, kas tev īstenībā ir, ja. Un lūk, un tad sākās tas mans mazais ceļojums tajā izpētē, kas noved pie tā, ka es par to tēmu uzrakstīju arī maģistra darbu. Es ļoti ceru, ka es papētīšu viņu tālāk arī tagad doktorantūrā, kas ir process, kurā es esmu. Bet būtībā tā ir tāda mana sociāla kustība, kurā es runājos par to, kas ir tās pāris atziņas par naudu, par ieguldīšanu, par uzkrāšanu, par sievietēm, par to, kā tas mums asociējās vai neasociējās ar mūsu identitātes daļu, un es to daru pat jau 6 gadus, un tas, protams, ir forši, tā kustība ir izaugusi, man ļoti liels prieks par to. Un jums arī noteikti tāds kā kopā sanākšanas vai kaut kas uz to pusi? Tagad man ir diezgan daudz visādas idejas pipelinā, ko es gribēšu palaunčot. Tā kā noteikti pasakojiet līdzi, es domāju, ka maijā mums būs foršas daudz aktivitātes, ko darīt, jo es domāju, ka tas ir diezgan svarīgi, ka, gan sievietes, gan vīrieši, bet es domāju, sievietēm īpaši, kad viņi ierauga, ka tā identitāte ir iespējama, jo bieži vien tas investors, līdzīgi kā tu minēji par varbūt par tiem turīgiem vai tiem, kas ir tādi skeptiski par to ieguldīšanu, ka tu vienmēr liekas, man varbūt tas tik ļoti neinteresē, un tas ir piemērots kādam, kas tikai grib skatīties 5 ekrānos, kur rāda tos grafikus, kā kaut kas attīstās, ko es vispār nesaprotu, kas tas ir. Tad man ļoti svarīgi liekas tā kā signalizēt to, par ko James Clear runā tajā savā paradumu grāmatā, ka ja tas ir kaut kas liekas tev absolūti tāls no tavas identitātes, tur Karīna vai Valters vai Toms varēs 100 reižu stāstīt par to, kā būtu pareizi darīt, bet tev tas liekas, ka tas vispār nav par tevi. Un tajā brīdī, kad tu ieraugi, ka tas ir iespējams un kad arī sievietes var par to runāt, ka tu vari būt, tu vari būt sieva, tu vari būt meita, tu vari būt māma un tu vari būt arī investori, un ka tas ir kaut kāda varbūt tā daļa no identitātes, man liekas, ka tā ir viena tāda svarīga joma, ko es gribu tāpēc viņu paturpināt. Un paturpinot šo tēmu, vai tu esi redzējusi tādas krasas atšķirības tajā, kā uz finansēm skatās vīrieši un kā skatās sievietes? Esmu, man liekas, ka ir pāris lietas, kas atšķirās. Es teiktu, ka viena ļoti skaidra tāda iezīme, ka sievietes jūtās diezgan labi tajā sadaļā, kas ir uzkrājumi, taupīgs dzīvesveids, kā rīkoties labāk, kas ir paradumi, kad tas nonāk līdz ieguldījumiem, tas ir tāda pelēkā zona, kurā ir ļoti bailīgi iet. Es domāju, ka tas lielā mērā saistās droši vien ar to, ka arī, ja skatās visus pētījumus, tad arī daudz tiek runāts par to, cik daudz
par finansēm, runā ar meitenēm vairāk par šo te krāšanu un netērēšanu, savukārt ar zēniem diezgan agri jau par ieguldīšanu. Man ir tikai 2 dēli, un es to, protams, ikdienā redzu un varu apliecināt, ka tā viņu dabīgā interese par to, kā nauda strādā, kā vēl vairāk, kā kaut kur viņa nopelnīt, kā tas notiek, ir ļoti tāda dabīga. Man meita nav, bet es arī Svetbankā vadīju podkāstu par finanšu veselību, un tad, kad man nāca runātājs, vienmēr prasīja, nu, tā kā kas ir tas, kā viņi runā ar bērniem par naudu, un tur jāatzīst, ka, nu, tā kā diezgan izteikti bija tās skalas. Varbūt tā otra lieta, ko es esmu pamanījusi, kad ar sievietēm diezgan bezjēdzīgi par ieguldījumiem ir runāt tādā izteiksmē, ka, nu, ja tu ieguldīsi šeit, tad tu apsteigsi kādu citu. Nu, tāda savstarpējā salīdzināšanās, kas, man liekas, ir tomēr diezgan aktuāla kaut kādai daļai varbūt vīrieši, vai arī, nu, tas, ko mēs bieži vien redzam arī, es nezinu, tādos lipīgajos YouTube kaut kādās reklāmās vai Instagramā rullīšos, investē ātri tejo ar to, tu apsteigs visus citus, un pēc, nu, kas 90% ir krāpnieki parasti, ja, bet, nu, protams, tur tas klikbeits vai tā interese uzreiz rodās, tad šīs nav ziņas vai šis nav veids, kā vispār sievietēm ir aktuāli runāt par ieguldīšanu. Un viņām ļoti izteikti ir runāt par ieguldīšanu caur viņu dzīves mērķiem, kam viņas grib šo te naudu uzkrāt, nu, un līdz ar to arī vairot un ieguldīt. Un tas fokus, ja mēs paskatāmies uz to, ka, nu, būs viņas daudz veiksmīgāks tajā brīdī, ka viņām būs skaidrs mērķis, un tad viņas būs gatavs saprast, ka, nu, šī ieguldīšana, kā tas būtībā ir mums visiem, ir tikai rīks, lai to naudu, nu, vairotu priekš tā mērķa, kam tas ir paredzēts. Un tad tas aizies daudz brīvāk, bet tāda kaut kāda salīdzināšanās, un redz, kā viņš tur ātrāk nopelnīt par 10% vairāk vai par 6% mazāk, un tā, tas noteikti nav veids, un, teiksim, tāda ieguldījuma pārdošana vai piesaistes mehānisms noteikti tur nestrādās. Ok, interesanti, jo tad sanāk, vīrietis varētu skatīties uz, nu, viņu varētu uzrunāt kaut kāds video, kurš kaut vai idejas pēc tev stāsta, hei, vienkārši investē naudu, jo tev būs vairāk, un tas jau būtu pietiekami, lai viņš būtu motivēts, bet sievietei uzreiz varētu būt tas, kāpēc, un ko... Katrā ziņā, jā. Tā ļoti novienkāršot. Tas nav ļoti novienkāršot, bet es domāju, ka tas naudas links ar personiskajiem mērķiem ir tas, kas vismaz sākot to ieguldīšanu, ir kaut kas tāds, kas sievietēm, ko es esmu novērojis un ko es arī redzu arī akadēmiskajos pētījumos, nu, kas tā kā tur daudz vairāk parādās, ka šī tāda ieguldīšana arī kā vienkārši tāds varbūt interesants hobijs vai brīvā laika pavadīšanas veids, dēļ tā, ka tas absolūti lielākā daļai sieviešu ar viņu identitāti neasociējās. Nu, arī nav tāda pirmā lieta, kur viņi teiks, jā, es tagad skriešu un tā kā investēšu tikai tāpēc, kad ir jāinvestē. Ok. Tad kā varbūt tu censtos nodefinēt cilvēkam, kādēļ vispār ir nepieciešams investēt naudu? Nu, man liekas, ka tas viens, pie kur visi piekrīt, ir diezgan skaidrs tas, ka, nu, tur bez jebkādām šaubām ar laiku tā nauda vērtību zaudē, ja? Un tā inflācija viņu pilnīgi noteikti apēda. Un līdz ar to tā, protams, ir tāda tava brīva izvēle, vai tu saki, man ir ok, ka tā vērtība pazudīs, un es tik ļoti baidos, vai man tik ļoti negribās iet un sākt pat par to runāt, un es labāk zinu, ka viņai tā vērtība zudīs, bet vismaz viņa tā kā, paliks tajā vērtībā, kā ir, bet nedod Dievs, ka es pazaudēšu kaut ko investējot, vai arī es esmu gatavs, tā kā nedaudz ielikt kādu piepūli, jo pilnīgi noteikti, droši vien šajā podkāstā varbūt nepopulāri, bet, jāsaka, tur ir jāieliek zinām piepūli tajos pirmajos soļos, lai sāktu investēt. Gluži varbūt tik viegls process, tik viegli, cik viņu ir tērēt, investēt varbūt vismaz sākotnēji tik viegli noteikti viņu nav, ja. Un kur es apņemos saprotot to, ka, tā vērtība tur zudīs, būt bišķiņ ieinteresēts un būt ar tādu nelielu aizrautību par to, kas vispār ir veidi, kā es varu domāt, kā tā nauda varētu man kaut ko sākt pelnīt. Un mana pārliecība ir tāda, ka tā kā vissliktākais ieguldījums ir tas, kas tev neļauj gulēt pa naktīm, ja ir tā, ka tu jūties, ka tevi kāds vai sabiedrība vai kāds spiež investēt, bet ka tev īstenībā ir tādas bailes par to naudu, ka tu nakts vidū celies augšā un tev ir tāds stress, to noteikti, pilnīgi noteikti nevajag darīt, bet ja tu esi gatavs,
ieiet un būt ieinteresēts un mazliet pastīties, kas vispār ir tie veidi, kā par to domāt, kas ir tie risinājumi, kas ir pieejami, kāpēc, kāda ir plusi, mīnus, un to pamazām sāk darīt, tad man liekas, ka tur ir varbūt kaut kāda esence. Es esmu ļoti cerīga arī šobrīd, jo man liekas, ka liels triggers ir bijis tomēr tas, ka tagad ir kaut kāds periods bijis, kurā cilvēki ir varējuši arī sākt atkal izmantot no ar kaut kādām pozitīvām likmēm ļoti vienkāršus instrumentus, krājrīkus, depozītus, un tagad, nezinu, pastīsimies, mēs esam tādā haosa vidē ar to Trumpu un tiem tarifiem, bet atkarībā no tā, kur tās likmes ies, es domāju, tu esi redzējis, ka tas ir iespējams, ka tev ir iespējams kaut ko to naudu sākt pelnīt, un tad, man liekas, tas iesāja tādu pozitīvu ziņkārību, bet ko es vēl varu darīt, ja tie ir, teiksim, tie 2%, man liekas, tā kā bišķi pa maz, vienalga 2, 3, cik tur katrs piedāvāja, tad varbūt kas ir tas, ko es varu darīt, kas ir tie nākamie pirmie soļi, lai liktu tai naudai strādāt savā labā. Tas, man liekas, ir ļoti liels punkts par to negulēšanu naktī, ko tu minēji, jo es atkal un atkal dzirdu arī, ka cilvēki runā, ka, ja es ieinvestēšu, ir liekas, ka es varēšu pazaudēt, tāpēc labāk to nedaru un sadzīvoju ar to inflācijas ietekmi, zinot, ka ilgtermiņā vērtība krīt, bet vismaz es tad nepazaudēšu investējot. Tas tāds interesants punkts, kuru, man liekas, var atrisināt ļoti viegli ar izglītību, jo tas jau ir, principā par jebko šajā pasaulē, ja tu to īsti līdz galam nesaproti, tev no tā nedaudz ir bail un tu turies pa gabalu, bet patiesībā, ja tu saproti tādus galvenos tos sviras punktus, kā kas strādā, arī tajā pašā mūsdienu Trumpa situācijā, es, piemēram, naktīs guļu diezgan mierīgi, jo man ir ticība, ka ilgtermiņā pasaule turpinās griezties, kā viņa ir griezusies līdz šim. Jā, šobrīd tur notiek kaut kāds šurumburums, bet tas, manuprāt, nekad mana mūža laikā nemainīsies tā tendence, ka mēs iesim uz uzņēmumiem, mēs strādāsim uzņēmumos, uzņēmumi ražos preces, piedāvās pakalpojumus, pelnīs naudu, gribēs augt lielāki, gribēs būt foršāki, un ka tā tendence vienkārši turpināsies, un kamēr tas nemainās, pasaulē vajadzētu iet uz augšu un investīcijām arī. Tā ir tāda mana ticība. Jā, es tev piekrītu pilnībā, un man visvairāk ir žēl par tiem investoriem, kas varbūt ieskrien ātri kaut kādā ārkārtīgi riskantā instrumentā vai opcijā, kas tajā brīdī, es nezinu, kaut kur griezusies, vienalga YouTube'ā, vēl kaut kur, un viņi ir ātri paņēmuši kaut ko, pēc tam sapratuši, ka viņi īsti nezina, kas tas vispār līdz galam tāds ir, ko viņi ir nopirkuši, vai tas ir kripto, vai tā ir akcija, vai kas par ko te vispār ir raidījums, un tas sabojā to viņu izpratni par tādu ilgtermiņu investēšanu kopumā. Bet, protams, jāatzīst, ka es to piekrītu, tā ir tā izglītība, un tas ir tavs uzdevums, mans uzdevums, visu mūsu kopējais uzdevums, kaut kā padarīt, tās tēmas bišķiņ saprotamākas, ar mazāk žargonu, ar vairāk līdzībām, vairāk kaut kādu, teiksim, kaut kādu saikni ar to, ar ko mēs ikdienā sastopamies, jo, protams, tā cerēt, ka visi paši skolā izpratīs visu, kā strādā, teiksim, finanšu tirgi, akcijas, obligācijas droši vien nevaram, tā kā tur darbiņš mums visiem jāieliek. Tās spekulācijas manā pieredzē nāk no tā, ka cilvēkiem patīk pārvienkāršot lietas. Te ir tā interesanti. Es esmu visu laiku mēģinājis saprast, no kurienes tas nāk, jo, piemēram, turētu runāt ar cilvēku, kurš ir profesionāls savā vienā lauciņā, un viņam varētu jautāt, tu vari man 3 vārdos izstāstīt, un es tagad rīt sākšu iet tavu darbu darīt. Protams, ka nē, sarežģīti. Bet investēt, noskatījos vienu video, nopērts S&P 500 tur revolūtā, un tur taču nekas tāds nav. Tā kā priekš kam vajag kaut kādas apmācību programmas, piemēram, vai kāpēc to pašu private bankingu vajag, taču kur viss ir skaidrs. Tas ir interesanti, kurā brīdī tev nesaliekās kopā, ka varbūt te arī ir tā sarežģītā lieta, un varbūt nevajag uzreiz lekt ar galvu pa priekšu, bet nedaudz izglītoties, saprast to lielo bildi, saprast, kāds man ir mērķis, kas vispār ir reāli, uzlikt pareizas ekspektācijas, un
tos soļus šādi spērt. Jā. Kaut kur, man liekas, ka parasti tas, kas nostrādā, ir kaut kāds tas bišķiņ, tas triggers jau, ja, ko mēs runājām par to turīgumu, ka mums visiem reizēm varbūt gribās noticēt, ka ir kaut kāds brīnums, mēs visi, ir tik daudz tie interesantie, kaut kādi, tie varoņi stāsti, kad ja tikai tu būtu pirms 10 gadiem investējis Teslā, tev te nebūtu vispār jāsēž šajā studijā, tu varētu sen dzīvot Bahamās, tā kā problēma. Vai Bitcoin nopirts vispār miljardi. Un, protams, ka mēs visi tā kā ik pa laikam, šie stāsti ir tie lipīgie, tie interesantie, kas mums aizķerās prātā, ja, un savukārt tie stāsti par to veselīgo finanšu paradumu regulāri kaut ko atlikt, nepārtērēties, būt, kā tu teici, ne taupīgam, bet tam fruguli, tādam, kas seko līdz savām izmaksām, tas vairs nav tik interesanti, tur vajag atrast kaut kādu, tādu lielāku motivāciju, tā kā es domāju, mēs visu laiku esam tādā tā kā svirā starp vienu un otru pusi, kur super, ja mums izdodās to, kas ieiet tajā cerībā, ka te rekur nopirkšu ātri, nesaprotamā kādā brokerī kaut kādu kripto vai nezinu kādu paciņu, ka tas man aizvedīs uz to cerīgo nākotni, tad tajā neiekrist, bet mēģināt kaut kā visu laiku motivēt un domāt par to pozitīvo ikdienas paradumu. Jo man pašai, es teikšu to godīgi, man liekas, ka tad, ja man kāds saka, es regulāri jau uzkrāju, man izdodās atlikt 10, 20, 30% no savu ienākuma, man tā liekas daudz sarežģītāka, daudz apsveicamāka disciplīna, daudz labāks paradums. Man liekas, ka tā kā, un pēc tam to iemācīties pareizi investēt, man liekas, tas ir tāds ķirsītis uz kūkas, tā ir tā vieglākā daļa, ko atrisināt. Man liekas, tā sarežģītākā patiesībā ir tā kā spēt dienu no dienas teikt, ok, reku man bišķiņ pielika algu, es nevis visu to aiziešu un tā kā notērēšu, bet turpināšu pieturēties pie tās savas disciplīnas, arī no tās regulāri atlikšu, un tad pēc tam daļu no tā ieinvestēšu. Noteikti. Vai tu varētu nosaukt, vai ir tāds pareizs pēdiņās veids, kā pieiet investēšanai, ja cilvēks vispār ir pilnīgi balta lapa, nekad neko par šo neesmu redzējis, nedzirdējis, kas būtu tādi pirmie soļi, ar ko sākt, un varbūt arī soļi, kā nevajadzētu sākt? Man liekas, ka solis numur 1, es ļoti negribētu, ka sākt investēt kāds, kuram vispār nav neviena centa, nevienā uzkrājumā, un nedod Dievs, ja viņš vēl saka, es vēl aizņemšos no drauga, lai tagad sāktu investēt, jo es esmu dzirdējis, tu baigi vistēt nogājis, lai 100 punktu viss ies augšā, tagad aizņemšos, ja. Man liekas, ka tā ir tā sākuma sadaļa, un tad mēs varam runāt par drošības spilvenu, cik viņam ir biezam jābūt, un, protams, jauni cilvēki vienmēr daudz nepacietīgāki par to, ka viņi saka, viņi nevar sagaidīt to brīdi, ka viņi uzkrās, bet tātad viens, man liekas, ka, tev jāpaskatās un jāpārčeko, vai tev ir kaut kāds bišķiņ atlikums tām situācijām, kuras dzīvē notiek, bet kuras tu nekad nevar paredzēt, un tad sāk domāt par investēšanu. Man liekas, tas ir numur 1. Numur 2, domājot par ieguldīšanu, man liekas, tomēr ir diezgan svarīgi uzlikt kaut kādu 1 vai 2 mērķus, kam tas ir domāts, lai tu apmēram saproti, cik riskants var būt šis tavs ieguldījums, kur tu viņu izvietosi, un es domāju, katram tas var būt ļoti, ļoti individuāls, bet man liekas, tas ir baigi svarīgi, jo tad visa tā regulārā atlikšana, lai investētu, manuprāt, ir daudzkārt vienkāršāk, ja tas ir kaut kas, kas ir nevis tāds abstrakts, bet tieši tev svarīgs, tieši, tavam dzīvesveidam atbilstoši. Man liekas, ka tas droši vien tāds 2. Un tad 3. kas ir tā tehnika vai kas ir tas instruments, ko pēc tam izvēlēties, tas ir tas mūsu iepriekš runātais izglītības jautājums. Tad mēģināt saprast tajā visā plašajā spektrā no visa tā, kas tur ir pieejams, ja man ir šādi 1 vai 2 mērķi, atkarībā no tā, cik viņi ir tuvi vai tāli, kas tad būtu varbūt tie instrumenti, kas man var palīdzēt, tā naudiņai, ko es te plānoju kaut kam uzkrāt, izaugt vairāk, atbilstoši tam, cik tas mērķis ir garš. Es teiktu, kaut kādi tādi būtu 3 mani punkti, ko es domāju, ar ko būtu vērts padomāt. Un ar ko nevajadzētu sākt? Tu jau ieminējies, varbūt tās esi, ka rupi sakot, pliks un nabaks, tad nevajag varbūt lekt iekšā, bet... Jā, es noteikti, man neinteresē, man nepatīk neviena versija, kas ir tā, ir kaut kāda tagad super hot ideja, pašam naudas nav, bet vai var aizdot, tāpēc, ka šitas te nevarēs pazaudēt, te būs baigi lielais reizinātājs. Man liekas, ka viss tā bāze, ties finansēs atcerēties, ka pilnīgi vienmēr
risks un ienesīgums ir tā kā saistīti, tā kā tur nav tāda par brīvu, tāda desertiņa, kur tu pilnīgi bez kāda riska to naudu pareizinās ar 2 līdz 3 reizēm vai pat dabūs pilnīgi drošus 20% ienesīgumu, tāda nav, tad tur ir kaut kas apakšā, ko varbūt tu nezini, tev nepasaka līdz galam, tu neesi izpētījis. Un man tomēr liekas, ka tiem pirmajiem ieguldījumiem ir jābūt tādiem, kas, pilnīgi noteikti tas nav viss tavs uzkrājums vienā setā, ko tu ieliec vai vienā instrumentā. Es domāju, ka tam ir jābūt tomēr kaut kādam periodiskumam, kā tu viņu ieliec iekšā. Man liekas, atkal šis te arī tās pēdējās turbulences arī tirgu ļoti labi to parāda. Skaidrs, ja tev varbūt ir kaut kas uzkrāts, bet ja tu būtu ielicis tieši vienā, tajā punktā, diez vai tu būtu noķēris, īsto momentu, un tad viņu bišķiņu vairāk tomēr izlīdzināt. Es domāju, ka bet jo tu jaunāks esi, jo droši vien tu vairāk gribi pamēģināt, tu vairāk var paņemt kaut kādus riskantākus produktus, kas ir ok, jo tev vēl ir ļoti ilgs, varbūt tas laiks viņus atgūt, bet man personīgi, protams, liekas ļoti svarīgs tas partneris, ko tu izvēlēs, par to savu brokeri, un nevienmēr tā sajūta, ka tev visas komisijas ir par brīvu, bet tā, ka tu paliec ar apu, kurā tu ne ar vienu īsti nevar sazināties. Man personīgi tas tā kā man ieguldīšana noteikti, es to neuztveru kā kaut kādu spēli vai kā loteriju, ja? Tā kā priekš manis, tā ir, vai tagad reizēm, nezinu, kādās konferencēs kāds pasaka, ieguldiet tikai to, cik jums nav žēl pazaudēt. Man tas liekas pilnīgs bleķis, tāpēc, ka, manā izpratnē tā, kā es domāju par ieguldīšanu, tas nav tas veids, kā par to runāt, jo es apzinos to savu risku, es apzinos, ka tas, nevienmēr tā ieguldījuma vērtība ies uz augšu, viņi var arī periodiski krist, bet tomēr tas nav kaut kas tāds, kur es metu naudu iekšā ar domu, ka tūlīt tas var nokrist arī līdz nullei. Līdz ar to, manā skatījumā, protams, un atkal es domāju, ka jauniešiem, kas grib paspēlēties, kas grib pamēģināt, tur ar 1 vai 2 eiro varbūt tas ir viens, bet ja mēs domājam par tādu nopietnāku pieeju, kurš tomēr, tā kā atlikt to naudu, tas ir tā sāpīgi, tas nav vienmēr tā, baigi forši, atkal tā kā atliek. Tad, ja es viņu reiz atlieku, un ja es tā kā par to rūpējos, tad, manā gadījumā man liekas, ka ir diezgan svarīgi, lai tas partners, ko es izvēlos, viņš ir arī tāds, kam es uzticos, ka tā kā viņš labi rūpēsies par to naudu. Un partners, tas tu domā tieši brokeru kontekstā, platformas kontekstā, kuru tu izmanto savām investīcijām, pareizi? Jā. Vai arī produktiem, ko es, teiksim, tā skaitā arī, ko es varētu pirkt, ja tas būtu kāds fonds, kas viņus, piemēram, liktu kopā, bet pamatā šajā gadījumā brokeru kontekstā, jo man liekas, tas arī ir bieži vien tāds jautājums par to, ka mēs to, nezinu, ja tā var salīdzināt teikt, mēs tagad, nezinu, tu gribi sākt veselīgu dzīvesveidu, tu gribi sākt veselīgi ēst, domāt par to, ko tu veikalā pirksi, bet lielākā diskusija, ko tu pavadi, ir par to, tā kā kādā maisiņā viņi ieliks to, ko tu pirksi, ja? Un tu vari super ilgi tā kā runāt par to rekuru, bet viens man iedos to maisiņu tā kā pilnīgi pa brīvu, bet kas tas būs, ko es tur sapirkšu, un vai tas vispār ir kaut kas, ko es gribu tā kā ēst vai arī investēt, ja? Un cik tas ir droši, ko es esmu izvēlējusies. Tā kā, man tas ir svarīgs jautājums. Es zinu, ka daudz varbūt ir tādi drosmīgāki izvēlē uz kaut kādiem brokeriem un, teiksim, servisu partneriem, bet, man tas liekas gan būtiski, jā. Noteikti. Un tā ir arī tāda viena lieta, ko mēs ļoti regulāri redzam mūsu webināros jautājumu un atbilžu sadaļā. Un man ir tik ļoti žēl skatīties, ka cilvēki jautā, es esmu nopircis to un to, tas ir ok, es izmantoju tādu un tādu brokeri, par kuru es, piemēram, dzirdu pirmo reizi, prasa, tas ir ok, vai es tur eToro tagad kopiju treidu vai cekoju vienam, vai tas ir labi. Un liekas tāds, tu man uzdod šo jautājumu, kā tev pašam liekas, vai ir ok, ka tev ir tur nauda un tu nezini, kas tas ir, varbūt nē, vajag tāpēc kārtīgi to izpētīt, uztaisīt. Bet zin kā, un man tā ir jāsaka, es it kā tos cilvēku jautājumus saprotu, jo atkal, būsim godīgi, ļoti daudz tā kā atrast tos brokeru cenrāžus, piemēram, ja, vai informāciju par brokeri, tad, ja tu nesaproti šo te žargonu, angļu valodu un tā tālāk, nevar teikt, ka vienmēr tas ir beigi vienkāršais uzdevums, un, protams, ja tu iedod man to uzdevumu, aiziet pasties, ja kāda tur tie brokeri ir un mēģina saprast, kurš no viņiem ir izdevīgākais, es domāju, ka tur reizēm tev var tā kā būt tā, ka, wow, es sāku meklēt un saprotu, ka tur
viss ir kaut kādā man nesaprotamā valodā. Protams, ka, tāpēc es saku, mazliet, tā kā to apzinātību par to, ka man tas ir vajadzīgs, man tas būs jādara 5 reizes izelpot, vēlreiz paskatīties, es domāju, ka tam ir jāpievērš, tāda uzmanība, un tas ir tā vērts, bišķiņ vairāk papētīt to partneri, ar ko tu strādā, manuprāt. Bet tas jau līdzīgi arī man slēgts autoskolas salīdzinājums patīk. Pirmās reizes iekāpjot mašīnā, tev kaut kas te, kaut kas tur, kājas iet krustā pa pedāļiem, bet beigās jau tu izbrauc pāris reizes un tas aiziet līdz brīdim, kad tu jau autopilotā redzi zīmes, vispār pat nedomā, kurā ātrumā tu brauc. Un tas līdzīgi arī ir ar investēšanu, ka tas uzsākt liekas tāda pasaule, bet tu saproti tās fundamentālās lietas, un pēc tam jau ir diezgan vienkārši, vismaz ar to garlaicīgo ilgtermiņu investēšanu. Es tev piekrītu pa 100%, un man liekas lielākā daļa investoru, ar kuriem es esmu strādājusi, runājusi, tā ir tā pirmā viņu refleksija, tā, ka viņi ir izveikuši to pirmo pirkumu vai izdarījuši to pirmo investīciju, viņi saka, kāpēc es šito nedarīju ātrāk, tā kā kur es biju. Tā pirmā liekas ļoti, bieži vien tā kā ķēpīga, un tas brokers, un ko tu izvēlēsies, kas tas būs pa instrumentu, kāpēc, un kāds viss strādās, un tagad tie pirmie soļi ir izveikti, saprotu, ka ok, un tagad es saprotu, ka pasaule nav beigusies, pirmajā dienā pēc tam, kad es ieinvestēju, nav viss pa nulēm bijis, nav viss nokrits, tas īstenībā ir izdarāms, kaut kāda piepūle ir jāieliek, bet tā ir izrādījusies bieži vien pat mazāka, bet tie pirmie soļi, man liekas, ir tie grūtākie, un tas, es pat teiktu, es domāju, tā misija arī man, domājot par šīm dāmām, kas sāk ieguldīt vai sāk domāt par to savu finanšu veselību un investēšanu, ir tieši tas fokus uz to action, uz to darbību. Jo mēs visi īstenībā arī diezgan daudz ko jau zinām, kaut ko esam dzirdējuši, ļoti daudz ko var dabūt arī pa brīvu, noklausīties kaut kādos kursos un tā tālāk, bet bieži vien tas ir tā kā, kaut ko pa pusē tur dzirdēju, pa vidam pārtrūka, man jau apnika, tā kā bija, pavasaris, vasara, vienalga kaut kas interesantāks, ko darīt, bet panākt, šo te pirmo darbību tā, lai tu notici sev, ka rekur es arī varu, tas nemaz nav tik sarežģīti, es esmu spējīgi, es to pilnīgi mierīgi varu izdarīt. Un noteikti arī vēlreiz gribu uzsvērt to frāzi investē, ko negribu pazaudēt, to vajag mest pa logu ārā. Kaut vai mēs skatītos uz investēšanu nekustamajā īpašumā, vai tu skatītos uz domu, kad rekur man būs nekustamā īpašuma investīcija, dzīvoklis, māja, un es visu laiku dzīvošu ar domu, ka viņš man var kuru kādu dienu nodegt. Īsti nē, un ja tā ir, tad tu nopērci apdrošināšanu, tev ir kaut kādi soļi, ko tur spērt. Un ar investīcijām, tas daudziem liekas, ka tā pasaule ir kā tāds kazino, un tas var būt kā kazino no dienas uz dienu. Piemēram, šodien Trumps izdomā kaut ko jaunu, ko neviens nav iedomājies, un tirgus var iet uz jebkuru pusi. Tāpatās arī tu var iet šodien uz kazino spēlēt aparātus, tu var vinnēt, tu var zaudēt, kamēr aklī skatās jau tādā 5, 10, 20 gadu griezumā, tad te pret kazino tas princips ir otrāds. Ja tu 5, 10, 20 gadus katru piekdienu ies uz kazino, es esmu 1,000% pārliecināts, ka tu zaudēsi. Kamēr akciju tirgu akli ir otrādi, tādēļ, ka ir tā tendence attīstībai, un ja tu investē pietiekami plaši, pietiekami diversificēti, gudrs vārds, tad iespējas nopelnīt akciju pasaulē ir krietni spēcīgāks. Runājot par ienesīgumu, tu minēji, ka jāuzmanās par vietām, kur to piedāvā varbūt uzreizināt naudu 2 reiz, 3 reiz vai pat tie paši 20% ir diezgan riskanti atdeve. Nav tā, ka, ja tu ej pie privāta banķiera, tur gan ir tas noslēpums, kur tev var uzreizināt naudu vai stabilus 30% gadā pelnīt. Ne, bet privāta banķieris jau neražo ienesīgumu. Privāta banķieris tev nenodrošina ienesīgumu. Tas, ka tev ir privāta banķieris un tas, ka viņi arī, spiedot, bet es domāju, tas, ka arī tā, neatkarīgā, teiksim, skatītāja, kursa apmeklētāja, tas, ka viņi noklausās tavu kursu, viņiem negarantē, ka tu vai Toms jūs varēsiet viņiem nodrošināt kaut kādu ienesīgumu. Ja? Tie, finanšu tirgi, es domāju, ka tas mūsu vai privātu banķieru vai tavs vai mans uzdevums droši vien visvairāk ir izskaidrot, kā tie tirgi strādā un kas ir tie riski, kuru katrā no tiem instrumentiem tu tā kā paņem uz sevi. Un man liekas, ka cilvēki tad, ja viņi saprot to fundamentālo atšķirību starp, pieņemsim, akciju un obligāciju, ka tu esi īpašnieks vai ka tu aizdod to naudu,
cilvēki jau ļoti labi paši diezgan ātri saprot, nu, kāda ir riski vienā pusē un kāda ir riska otrā pusē, un tad viņi var sākt par to domāt. Nu, un tad, man liekas, tad, kad tev sāk kārtoties tie bloki galvā par to, kas tad tas ir, ar ko es šobrīd noriskēju, kāds ir, ja viņi pastāst to, nu, tiešām to garos termiņus vienai tā kā aktīvu klasē, tu, piemēram, akcijām, viņi pastāst garos termiņus obligācijām, nu, kaut kāda izpratne viņiem sāk rasties. Un, man liekas, tas lielākais muģeklis drīzāk ir ar tiem, nu, tā kā spekulatīviem aktīviem, es nezinu, nu, piemēram, bitkoinu, manuprāt, arī kaut kāda metāli iet tajā pašā kategorijā, kur tev pēkšņi kāds ir pateicis. Ļoti man interesants ir tās sarunas, reiz cilvēki saka, bet tagad, Karīna, es dzirdēju, ka visiem ir jāpērk zelts, tā ir? Tagad tā runā visi, jā. Es atceros, pirms kādiem 4 gadiem, man liekas, tieši tas pats bija ar sudrabu. Un man bija forša un interesanta saruna ar vienu dāmu, kas nekur citur nebija investējusi, bet viņa bija nopirkusi kaut kādu sudraba ETF-u. Un tad viņi prasīja, vai tā, nu tā kā līdzīgi, kā tu prasīji par tiem brokeriem, vai tā ir laba izvēle, un viņi man prasa, vai tā ir laba, un es par viņu nezinu neko citu, mēs esam tā satikušās pirmo reizi, vai tā ir laba izvēle. Tas, nu, tāds ļoti, ļoti nišīga izvēle, ar ko iet ar visu savu labklājību. Tādēļ, protams, tiem sākuma investoriem, man liekas, ka, ja tu saliec un saproti tos galvenos konceptus par varbūt, nu, man tomēr patīk, ka cilvēki sāk investēt tādos reālos aktīvos, nu, kas ir vieglāk izprotami manā izpratnē, kas ir šie te, nu, uzņēmumi, kuri kaut kādu naudas plūsmu paši ģenerē, un tu vari saprast to loģiku, kādēļ, teiksim, akciju vērtība pieaug vai krīt, un tu vari ieiet tajā investīciju pasaulē un mazliet tā kā saprast, kādēļ ir šāds rezultāts šodien vai rīt kaut kādai vai konkrētai akcijai vai, teiksim, akciju grozam un obligācijām līdzīgi, un tad pēc tam, ja tev ārkārtīgi gribās ņemt šos te kaut kādus nišas instrumentus, un tu tā ļoti esi pētījis un tici, un nu, droši vien tādas arī strateģiski, ka tas tā kā strādā. Un man liekas, ka, nu, tas droši vien ir tāds tas ietvers, kurā es teiktu vajadzētu sākt, ka tu par to domā. Un, protams, tas ienesīgums, nu, tas ir kaut kas tāds, ko ne tu, ne es, ne baņķieris, neviens tev nevar apsolīt. Un tajā brīdī, kad tu ej iekšā tajā tirgu, un tas, ko tu vari cerēt sagaidīt, ir ilgajā termiņā, nu, tas nezinu, tas akciju vidējais ienesīgums vai obligācija, bet ja tu skaties uz vienu konkrētu instrumentu, nu, tad, protams, ļoti grūti vai vienu konkrētu uzņēmumu, ja, nu, mēs tikko kā Apples bija visiem darlings, un tur viņi tā labi varēja pelnīt, ja Trumps pasaka 2 vai 3 jaunumus, un tā kā tā akciju vērtība nokrītās. Nu, tieši tā tas arī ir. Protams, ja tu biji paņēmis grozu, kur Apples bija, bet viņš bija kaut kāda pietiekami maza daļa, nu tad šobrīd varbūt nē, bet, nu, es domāju, ka tā tuvākā termiņā, nu, būs tā, ka kāds būs arī no taks tajā grozā, nu, kādam akcijas vērtība būtu augusi, nu, kādam būs kritusies, jā. Noteikti, jo es arī dzīvoju ar tādu, cik daudz cilvēki dzīvo ar domu, ka ir kaut kāds noslēpums, un liekas, ka varbūt tās es aiziešu pie tā privāta baņķiera vai pie tā viena konsultanta vai pie šī youtubera, un viņš ir tas, kas man parādīs to noslēpumu, atvērs to Pandoras lādi, un pēkšņi man nauda reizināsies katru gadu, bet tā jau īsti nestrādā. Un tieši kā tu saki, galvenais jau ir palīdzēt cilvēkam pašam sev nodefinēt, vispār, kas ir tas, ko es gribu, kas ir mans mērķis, kāda ir mana riska tolerance, un tur ir ļoti daudz tādi mazi sīkumiņi, uz kuriem katram pašam sev vajag atbildēt, lai zinātu, ok, man tad šāda veida investīcijas būs piemērotākas, lai es iet uz to mērķi, ko es esmu izvirzījis, un tas nav vienmēr visiem viens un tas pats, tāpēc tā atbilde nav tik ātra un vienkārši, kā pirmajā reizē liekas, bet visi arī grib to kaut kādu noslēpumu. Jā. Vai tev ir kaut kāds populārākais jautājums, ko tev cilvēki uzdod saistībā ar finansēm? Ne, nu, protams, numur viens ir, nu, kur tad ir tagad jāiegulda? Un, nu, tas ir tāds ļoti tāds standarts. Tas ir tā kā, ja tu šajā kaut ko jomā dari, tad, protams, ka tas ir tas pirmais jautājums, ko tev uzdos, un turpat, man liekas, ka tu var taisīt tādu sacensību ar sevi, kā to katru reizi mēģināt asprātīgāk atbildēt, jo, nu, tādas, protams, tur nav nekādas vienas konkrētas atbildes, kas visu laiku tā kā visiem derēs. Un otrs droši vien ir tomēr tas, kā norientēties tajā visā lielajā jūrā ar to piedāvājumu. Jo es domāju, ka varbūt viens tāds mīts, kas bieži vien cilvēkiem liekas un arī investoriem, ar ko es strādāju,
sievietēm, vīriešiem neatkarīgi no dzimuma, liekas, ok, tagad es gribu investēt, un es gribēšu investēt akcijās, bet kurās man tad investēt tajās akcijās? Un tad tu saproti, cik ir plašs klāsts gan ar individuālajām akcijām, gan ar ieguldījumu fondiem, klasiskajiem, ETF-iem, obligācijām, ka tu īstenībā to savu groziņu, tu viņu vari salikt miljonus dažādos veidos un tik ļoti sev pieķūnēt, ja? Ka, man liekas, tas ir tas mulsinošais, jo kaut kā reizēm, laikam, cilvēkiem liekas, ka tas ir tāds order, tā kā meņu, tu aizies uz restorānu, un tu tev rekuries. Vienas lapas. Jā, tie labie restorāniem, kuriem parasti ir tagad svaigi produkti, ja, tā tad nav šī lielā grāmata, bet tur, ir viena A4 lapa, un izrādās, ka tur tās lapas ir vēl un vēl un vēl. Tagad tas laikam ir tas otrais, kad varbūt ir licies, ka tad, ja es izlemšu, es gribēšu, un es tā kā aptuveni zinu, bet pēkšņi es saprotu, ka pat tajā aktīvu klasē tur ir ārkārtīgi daudz, tā kā ar ko sākt, ko ņemt, ko pētīt, un tas laikam ir tas otrais, jā. Mums ir arī nākuši jautājumi, cilvēki jautā, jūs tikai par ETF-iem un indeksu fondiem tajā programmā runājat? Pag. Tur zini, cik daudz filtri ir, ko tu var darīt, sākot no geogrāfiskiem reģioniem, izmēriem, industrijām, Precīzi. Un es domāju, ka jūs, un skaidrs, ka tagad, vispār protams, tas ETF, tā popularitāte ir tik liela, ka tas arī, protams, ir viens no es esmu dzirdējis, ka tāda vajag ETF-os. Tad es tagad tajos, tā kā parasti tad apvaicēs, kurā tad tu esi izvēlējies un kāpēc. Un tad atkal šis te lielais mulsums, ka īstenībā arī tur tas klāsts ir, viņš ir ļoti, ļoti, ļoti plašs. Tā kā tas laikam ir tas otrais. Viens ir tāda vēlme pēc tās ātrās vienkāršās atbildes, un otrs tā sapratne par to, ka wow, cik tur ir daudz, tātad tomēr ir jādara tas maizdarbs, tātad tomēr ir jāmeklē, kas tad ir, tas īstais, jā, kas būs tev piemērots. Esot finanšu pasaulē tik, cik tu esi, tieši Latvijas, Baltijas mērogā, kāpēc, tavuprāt, ir nepieciešama tieši sieviešu komūna šajā visā jomā? Es domāju, ka tādēļ, ka visus, bet arī sievietes, es domāju, īpaši atbaida pirmkārt tā sajūta, ka šajā sarunā par ieguldījumiem būs daudz žargonu, kurus viņas nepazīs, un tas viņām liks justies muļķīgi tajā sarunā, neadekvāti, un līdz ar to, tāpēc viņas labāk tajā sarunā nemaz neieies. Viņas tā kā uztaisīs tādu back-out, tad, kādus būs. Jo tas viens no vēl biežākajiem ir tas, kad es kur uzstājos, runāju par šo tēmu, tad, kad tu pajautā, vai varbūt kādam ir jautājumi, lielākā, mazākā auditorijā, es tev varu apsolīt gandrīz katru reizi, ir tas pirmais drosminieks vai drosminieks, kas paceļ roku, un tas jautājums sāks ar to, šitas droši vien ir stulbs jautājums, un tie nekad nav stulbi jautājumi. Tā kā tur, es pilnīgi saprotu cilvēki, kas nav strādājuši finanšu jomā, kas ir speciālisti citur, viņiem ir daudz jautājumu, un tas ir pilnīgi normāli. Tā kā mēģināt, kāpēc ir vajadzīgi tā atsevišķās, un es domāju, ka tas ir tikai tādēļ, lai tos pirmos soļus atvieglotu, jo, protams, ka nauda, akcijas, obligācijas, pat kripto strādā identiski sievietēm, vīriešiem, gan tev, gan man izmaksās dividendi, ja mums piederēs tā abiem diviem tā akcija, bet es drīzāk domāju, tas pirmais, teiksim, tas grūdiens vai tā vēlme tajā ieiet spēja asociēties ar to, ka jā, es arī varu, tas nav kaut kas, kas ir domāts tikai cilvēkiem, kas ir pabeiguši Zviedru skolu un dabūjuši 5 augstākos grādus ekonomikā, bet ka tas ir pieejams arī man, es domāju, ka tas ir tas galvenais iemesls. Forši. Kādas tev pašai ir personīgo finanšu rutīnas, ko tu ikdienā dari? Jā, es vispār esmu tas cilvēks, kas es nesen sapratu, man ir daudzkārt vieglāk nopirkt par to pašu summu ieguldījumus, nekā to pašu summu iztērēt veikalā par kaut ko. Es drusciņas iegājus, jo es varbūt domāju, varbūt tas jau tā kā paliek neveselīgi, ja man tas tā, bet būtībā tās manas rutīnas ir gaužām vienkārši. Man ir ļoti svarīgi tas, ka es katru mēnesi no sava ienākuma atlieku saviem uzkrājumiem, un es esmu parūpējusies par to, ka man ir šis drošības pilens, un līdz ar to visu, kas man ietverst tā, es, protams, ieguldu. Un manā gadījumā arī es esmu gājusi ieguldījumos tā, kad es esmu mēģinājusi un testējusi, kas tad ir, jo bieži vien to saka, tev jāsaprot savu riska tolerance, un tad tu ieraugi tam cilvēkam tā seja, tā kā,
ko, kas, nu, tā kā, par ko tu vispār runāji. Ja? Un kaut kur es domāju, ka tu reizēm vari viņu saprast, bet reizēm ir tā, ka tu viņu arī saproti īstenībā to piedzīvojot un redzot, nu, kādu man rada stresu vai nerada stresu tas, kas man notiek īstenībā ar to manu portfeli. Un tā kā manā gadījumā tā rutīna ir tāda, ka man ir pāris ieguldījumu fondi, kas ir tādi, kas man ļoti patīk un kuros es zinu, ka tie būs mani tipiskie to go katru mēnesi, kad es šo naudiņu tātad atlikšu. Bet man ir arī savs wishlists ar konkrētām akcijām, un es joprojām investēju arī individuālās akcijās, man ir arī pāris obligācijas, kas man patīk, un kurām vai nu es gaidu kaut kādu noteiktu cenu, kad es viņus vēl piepirkšu klāt, vai arī es viņus, lielākoties es viņus turu un turu īstenībā diezgan ilgi. Tā kā man ir tāda kombinācija, bet man ir ļoti svarīgi, ka es šo rutīnu, kur es katru mēnesi, tad, kad man tā nauda ir ienākusi, parasti tā kā mēneša, tad, kad man viņa ir ienākusi uzreiz nākamajā dienā, lielākoties es izlēmu, kurus viņu ieguldu, un es nemēģinu atrast iemeslu, kāpēc šis ir labs vai slikts moments. Līdzīgi, kā tu teici, arī man šobrīd tāda ļoti liela panika par to, kas šobrīd tirgu notiek nav. Jo ilgāk, protams, tu esi investors, jo arī mierīgāk tu to vari uztvert, un es pilnīgi saprotu tos, kam ir tāds, kuri nesen ir sākuši ieguldīt un kuriem nav līdz galam šī situācija komfortabla, jo, protams, tas ir tas cilvēku normālā psiholoģija. Tu redzi, ka kaut kas krītās un tev liekas, vai tev ir uzreiz jārauj ārā. Es nevaru pārmest, bet skaidrs, ka tiem, kas ir bijuši kādu pēdējo laiku, kuri bijuši gan Covid, gan Krievijas uzsāktais karš, tā kā tu esi redzējis, ka tas notiek, un tu esi redzējis, ka nestoties uz to, ka vienmēr tajās dienās virsraksti ir tādi, tūlīt viss beigsies, pasaule vairs nebūs tāda, kāda tā ir bijusi iepriekš, vienmēr tas baiļu, tā kā tas burbulis ir liels, tā pasaule ir turpinājusies tomēr, ja. Un man liekas, tā ir tā foršā lieta, ka tu esi investors, ka vispār tu esi tādā cilvēku grupā, kas tic ilgtermiņa pasaules izaugsmē. Tāds optimistu grupa, tā varētu būt. Jā, tāda racionāla optimistu grupa, un man tas vispār ļoti, ļoti patīk, tā sajūta. Tā kā līdz ar to, tā ir tā manis pašas rutīna, kas man ir svarīga, regulāri atlikt to naudu, atlikt tā, lai, un tad tie nav kaut kādi, teiksim, summas, kas man tā kā būtu nesvarīgas. Man tā ir pietiekami svarīga summa, bet es zinu, ka arī tie mērķi, ka man vajag atlikt, ir pietiekami svarīgi, līdz ar to šis te nav tā nauda, ko es negribu pazaudēt, bet es apzinos to, kāds ir tas ienesīgums, ko es gribu. Es esmu kopumā laikam tāds salīdzinoši agresīvs investors, es gribu nopelnīt, mani tas interesē, es esmu pamatā akciju tirgos, un es uzskatu, ka varbūt es arī vēl esmu relatīvi jauna, tā kā man ir diezgan ilgs laiks būt tajos tirgos. Es esmu sapratusi, ka, piemēram, kripto nav aktīvs priekš manis, tas ir aktīvs, ar kuru, kā es minēju, man naktī nav ok gulēt, ka es zinu, ka man tā nevis akcija, bet kripto vērtība var tur šitā te staigāt, un nekādu ārēju iemeslu pēc pēkšņi nokristies pa 30%, un es vispār nesaprotu, kam tad ir jānotiek, lai viņi atkal atgūtos. Man, teiksim, tas nedara. Cilvēkiem, kam dara super, go with it, man, piemēram, tas nav mans instruments. Akcijas tādas ir, obligācijas, man ir arī korporatīvās, tādas augstu ienesīguma obligācijas, kas būtībā droši vien līdzīgākas ir akcijām pēc savas iedabas droši vien nekā varbūt obligācijām, bet, tā ir tā mana pieeja. Un tad pie sevis, protams, es turu arī abu savu dēlu ieguldījumu kontus, un tad mēs arī ar viņiem kaut ko kopā no viņu naudiņām ieguldam, tas tā man arī tāda svarīga sadaļa, ka mēs varam tur bišķiņu pačtot, kas ir viņiem aktuāli, ko viņi uzskata, kā viņi redz, kas notiek pasaulē, un tā. Forši. Jā, par tām dažādām aktīvu klasēm, es esmu laikam ejot sapratis, ka daudz kas no tā ir tāds dzīves stila jautājums, kas tev patīk, kas tev interesē. Es esmu totāli pasīvais investors, man ir ģimene, man ir bizness, man ir hobiji, man jau tā visam knapi pietiek laika, kur vēl atrast tagad laiku dienā sekot līdzi ziņām, un tieši, kā tu saki, ja es būtu kripto investors, es zinu, ka es nespētu mierīgu sirdi sēdēt un skatīties, ka man ir lieli tie svingi, kustības man portfeļu vērtībā.
Tāpēc es tur arī turos pa gabalu, bet vienkārši nav interesi par to visu. Šeit gan varētu arī cilvēku uzreiz minēt pretargumentu, bet paskaties, tagad akciju tirgus arī gāžās lejā, viņam arī var būt lieli kritumi, bet te ir tā atšķirība, ka es zinu, kā tas strādā, un es ticu, ka tas ies uz augšu, un es saprotu to mehānismu, kāpēc. Ja es skatītos, piemēram, uz to pašu bitkoinu, es nesaprotu, kāpēc viņš iet uz leju, es nesaprotu, kāpēc viņš iet uz augšu. Precīzi, jā. Un katru reizi, kad viņš kustētos, man būtu tas stress, vai viņš kāps atkal augšā, vai viņš var uzkāpt divreiz, vai viņš uzkāps tikai pa 10%, kas tur ir. Tagad tas tāds arī dzīves stila jautājums katram saprast, kas tev ir ok, uz kuru pusi tu vairāk gribas liekties. Un priekš manis bitkoins būtu, lūk, tas instruments, kurā es teiktu, tur tiešām lietas to, ko tev nav žēl, tā kā pazaudēt, ja? Jo tur šo te loģiku, būtībā tā loģika ir tikai tajā, ja viņam augs pieprasījums, bitkoinam vai jebkurai kriptovalūtai, tad tā vērtība pieaugs, ja? Bet apakšā, protams, tur nekāda naudas plūsma, nekas tāds nav. Un tev ir pilnīgi taisnība par to dzīves stilu. Es arī tieši nesen biju ar ģimeni atvaļinājumā Madērā un tieši domāju par šo te izvēli, jo man gan pašai nedaudz bija, gan arī maniem dēliem bija akcijas Teslā, un tad bija iznācis šis ziņojums viens par Teslas janvāra pārdošanas rezultātiem Eiropā, kas bija gājuši gaužām skumīgi, un, Tesla bija arī vienlaikus diezgan labi nopelnījusi priekš manis, tas ienesīgums bija bijis ļoti augsts, un tad, protams, šī te Elona iesaistīšanās ļoti intensīvā, tā skaitā arī politikā un visā šajā Dodge un visur citur. Un bija skaidrs, ka droši vien ir jāliek tas orders pārdot. Un tad bija tieši šis jautājums, ko tu saki, tev būtībā tev ir tā kā visi mēs esam gatavi iet tagad pārgājienā, tev jāsaka stop, man tagad manītē vajag uzlikt orderu, lai tā kā nopārdota, ja? Jo man liekas, ka šobrīd tā kā ir tomēr labs taimings, nav ko tur vairāk gaidīt, lai es piefiksēju to savu peļņu. Un tā ir man izvēle. Es tāpēc arī sākumā, kad es tev minēju par to savu backgroundu, es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc man tomēr patīk individuālas akcijas, jo man patīk ielīst, man patīk pastīties tos gada pārskatus, man patīk domāt par to, ko šī uzņēmumi, kuros investēju, dara ar šo naudu, kur es redzu tā kā lielāko potenciālu. Un tagad, kad es paskatījos, priekš mana portfeļa, protams, tā arī ir, ka tās akcijas individuālās, kuras esmu bijusi kopumā, man tas ienesīgums no viņām ir vidēji 2 lielāks nekā no šiem te gan ETF-iem, gan no tiem klasiskiem ieguldījumu fondiem, bet ar vienu ļoti būtisku piebildi, ka tā lielākā izaugsme, tas lielākais reizinātājs ir no kādām 3 pozīcijām, ja? Tā. Un diemžēl, un tas ir arī visās grāmatās, kas tev ir tur plauktiņā, un tur atpazīstu daudzas, ja, ko arī esmu lasījusi, tā iespēja uzminēt pareizi uz kādu lielākoties, nepārāk labi attaisnojās, bet ja tas pieaugums būs, viņš parasti ir uz kaut kādām pāris, un man jāatzīst, ka arī tad, kad es pastījos to savu portfeli, tieši to pašus arī ieraudzīju, ka, protams, tur ir kaut kāda meta, tur ir kaut kāds Apples un tā, kur ir bijuši tādi ilgi beti, kuros esmu bijuši ļoti ilgi un turējusi to naudu, ja, tā kā, bet, taisnība sakot, ne visi, protams, ir tā kā iedevuši man to ienesīgumu, ko es biju domājusi. Te bija ļoti interesants pētījums, es nemaldos, bija Arizona State University, nosaukums, manuprāt, bija Can Stocks Outperform Treasury Bills, un tur bija principā, tie zinātnieki skatījušies uz periodu no 1926. līdz 2019. gadam, 90 gadu periods. Viņi skatījās vienkārši ASV akciju tirgu, kas ir ģenerējis lielākos ienākumus, un tur bija diezgan tāds latviski sakot mind-blowing fakts, ka no gandrīz 30,000 akcijām, kas bija tirgu, man liekas, 29,000, 86 ģenerēja pusi no visa akciju tirgus peļņas. 86 akcijas, nevis 86%. Es saprotu, jā, es saprotu. 29,000 ir 0,03 kaut kas tam līdzīgs procenti. Un tas ir tas, no kurienes nākts teiciens meklēt tādu sienu, kaudzējot grib atrast tiešām tās akcijas, kas izšaus. Un tad bija tā, ka liela daļa no tā visa, no tām 29,000 akciju neperformēja labāk kā ASV Treasury Bills, kas ir ASV valsts obligācijas, kas,
teiksim tā, tiem, kas klausās pirmo reizi kaut ko par finanšu tēmu, tas nav labs benchmarks, ka tur neperformē labāk kā valsts obligācijas. Un tas ir arī tas indeksu ieguldīšanas, pasīvās ieguldīšanas, tas gan fenomens, gan burvība reizē, ka tu investē plaši, diversificēti, un tu nopērci visu tirgu, un tev tajā tirgu arī ir tās, tu nopērci visu to sienu kaudzi kopā ar adatām. Tu pelni salīdzinoši jēdzīgi ilgākā termiņā. Es visu dzirdu, visu saprotu, ko tu saki. Un lielākoties man ir tā, ka tieši pie tā es arī pieturos, bet tad ik pa laikam man liekas, ne, bet kur ir bets, ko es vēlos paņemt, mani tas interesē, es gribu, lai mana nauda to atbalsta, man tas ir īstenībā svarīgi. Un līdz ar to tas ir, un protams, ar to betu skaidrs, kas tev ir jādara, tev tomēr ir diezgan, ko es arī šogad un katru gadu pavasarī izdaru un saprotu, ka man vismaz vienreiz parasti gadā, citreiz es mēģinu reizi pusgadā, tas portfels ir jāapstās un jāapstās, vai man tur nav izveidojies kaut kādā pusē, tāda līdzsvarošana, kur būtu nepieciešama, kur es esmu pārāk daudz paņēmusi kaut kādu sektoru vai kaut kādu vienu geogrāfisko tirgu, kurā iespējams tā akciju vērtība ļoti strauji pieaugas, līdz ar to, tas portfels tā kā ir ļoti, ļoti, pabīdījies uz to pusi. Protams, ja tu tā kā ieguldi regulāri pa visu pasauli, labi diversificētā fondā, tā vairs nav, par to īsti nav jāstraucās. Bet es saku, es domāju, ka dēļ tā mana oriģinālā background, man tas ir kaut kas man ir interesanti, man tas ļoti patīk, un tas ienesīguma rezultāts pagaidām atbalsta šo manu pieeju. Es atnākšu pie tevis vēl kādreiz pēc kādu laiku, parunāsim, kā būs bijis ilgākā termiņā. Bet te man foršais liekas, ka nav tāda viena pareiza atbilde, jo atkal dzīves stila jautājums, jo es zinu arī vairākus veiksmīgus uzņēmējus, kas saka, man ir uzņēmums, un es vienkārši zinu, ka mēs uzņēmumā dienā izmantojam šo rīku, pieņemsim, vai tas ir Dropbox, vai tas ir Slacks, un tad es komunicēju ar citiem uzņēmumiem arī dienā, un es redzu atkal, ka viņiem ir Dropbox un Slacks. Un tāpēc es ieinvestēju tajā lietā, jo es zinu, ka tajā manā nozarē visi šo lieto, un tas pat nav varbūt ar domu, hei, es tagad nopirkšu Slack vai Dropbox un ritīgi uzšaus un nopelnīšu, bet tas ir vairāk kā tāds, kā tu minēji ar savu naudu, es nobalsoju par šo uzņēmumu, es viņu nopērku, un tad ikdienā, kad tu to lieto, tu viņu lieto ar domu, tas ir, man pieder maza daļa. Jā, tā, precīzi. Uzreiz tu esi tāds, citādāk, to ver vaļā. Jā. Un es tam visam piekrītu, es esmu pati darījusi tāpat. Vienīgais zini, ka tev ir, protams, tā iespēja iekrist tajā, ka tev liekas tāpēc, ka es tā domāju, tāpēc, ka es to lietoju, un tāpēc, ka man tā kā manā burbulī to lieto, varbūt, kad, tas ir ļoti forši, un tad būtu jālieto vēl, un, protams, tam ir arī tā, sava ēnas puse, kur var izrādīties, ka tu un tavs burbulis esat tomēr pietiekami maziņš burbulis pret pasaules kaut kādām tendencēm. Man nāk prātā viens brīnišķīgs runātājs, kas man uzaicināts uz vienu no ieguldījumu semināriem klientiem, kad mums bija, viņš tik kolosāli un tik aizrautīgi stāstīja, ka viņš bija tik liels Adidas fans, un viņš skatās, ka viņš pats nes Adidas, un Adidas ir aizvien stilīgāki, un tā kā tas ir ļoti forši, tas viņu kedis un vispārējais, un ļoti labi, un viņš sainvestējās, un tad pēc tam atnāk Kanye Wests, kas uztaisa visu to lielo skandālu, kādēļ vajag atsaukt pusi tā kā no kolekcijas, vērtība krīt, un izrādās, ka varbūt viņa vērtējums par to, kas ir bijis tā kā stilīgi un interesanti un tā tālāk, absolūti nav atbildes, teiksim, tām pasaules vai citu finanšu un investoru ekspektācijām. Tagad, protams, ka es tev absolūti piekrītu, tas ir tāds dzīves stila jautājums, ja mēs runātu par tādu ilgtermiņu. Es domāju, ka droši vien arī es kādā brīdī aizvien lielāku proporciju droši vien likšu šajos ieguldījumu fondos, bet, man patīk, un es arī atzīstu, tas prasa laiku, es brīvdienās ļoti bieži pavadu laiku pētot vakaros, man ļoti patīk reizēm literatūras vietā palasīt, pastīties tos gadu pārskatus. Man vienkārši patīk, man interesē. Tas ir kaut kas, kas man kaut kādu liek domāt par pasauli kaut kādā savā veidā. Tāpēc man tas ir piemērots, jā. Jā, man ir pilnīgi otrādi. Citreiz cilvēki ir šokā, ka prastu dzirdēju, kas tur notika tirgos. Tāds, nē, man neinteresē. Es esmu investors, kam neinteresē investēšana. Man ir kaut gan, meloju tagad. Šogad arī ar visiem pasaules notikumiem es nedaudz aizdiversificējos prom no ASV, nedaudz vairāk uz Āzijas pusi, sāku skatīties
jo cik es arī esmu pa Āziju ceļojis un man draugi tur dzīvo, tad kaut kā liekas, ka Āzija ir tāds interesantā vietā salīdzinot ar Eiropu. Tā ka Eiropā vai vispār rietumu pasaulē mums jau kaut kādu laiku ir tāds, ka mēs kā tādi slinki runči, viss ir forši, nav ko iespringt, kamēr Āzija tā cik kaut kā aiztipinājuši bišķiņu garām. Bet tur atkal ir otra monētas puse, kad ļoti daudz autoritārie režīmi ir valstīs, tā ka tur ir arī uz visām pusēm tas pasaules. Ļoti ātri pamainīties, jā, bet es tev piekrītu. Es domāju, ka Eiropā mēs gribam redzēt vairāk uzņēmums, kam ir lieli mērķi, lielas vēlme izaugt ātrāk, skeiloties, un tur, protams, ja tu pasties arī, kas ir tajos indeksos iekšā, tur kaut kā neliekas, ka tur ir kaut kas tāds interesants, kaut kas, vismaz šobrīd, nav tā, ka, zini, tajā top 10 kādu skatītos un domāt, jā, tā kā ejam uz to, tas kaut kas ir, kas ātri augs. Ar Āzijas tirgiem man ir bijusi arī līdzīga pieredze ar tiem riskiem, ko tu nevari it kā vienmēr paredzēt. Es kādu laiku arī domāju un paņēmu vienu Indijas ETF, domājot, ka tur tā labklājība ilgā termiņā, manuprāt, viņa augs, milzīgs tirgus, milzīgs potenciāls izaugsmē. Un tad pēc kāda laika lasīju, ka viņu fondu biržas vadītāji bija pieķerta fraudā, ka viņi, tas bija tik ar tādiem saistīts, ar tādiem aizspriedumiem, kas tev varētu būt par Indiju, visi tie aizspriedumi tur nāca tā kā gaismā, kur šī te biržas vadītāja bija gājusi regulāri pie sava guru, un tam guru stāstījusi kaut ko par to, kas ir tie uzņēmumi, kas izies tā kā drīz kaut kur biržā, respektīvi konfidenciālu informāciju bija paudus ārā, un tad man likās, kaut kas tāds var notikt, protams, tikai Indijā, kā tas ir vispār iespējams. Bet, labi, tas bija tāds neliela daļa no mana portfeļa, ilgā termiņā tur viss aug, bet jā, tie riski, protams, arī šiem te ātri augošajiem sektoriem un jomām vai arī geogrāfijām, viņi, protams, tur nekur nepazūd. Jā, tieši tā. Un kas ir vispār interesanti par šo tēmu? Tu vari klausīties 101 ekspertu un dzirdēt 101 viedokli un 101 pasaules pareģojumu. Tagad arī ir vieni, kas stāsta, ka Amerikai gals klāt, dolārs sabruks un viss būs slikti. Kamēr pirmā podkāsta epizode bija ar mākslīgā intelekta ekspertu, kurš atkal, kad es viņam jautāju, kā vispār izskatās tā nākotne ar mākslīgo intelektu, un tas secinājums, ko mēs sapratām, ir, ka tas varētu būt ļoti liels produktivitātes lēciens uzņēmumiem, un viņu prāt tas produktivitātes lēciens varētu būt tieši tajos S&P 500 uzņēmumos, jo viņiem ir nauda, viņi ir tech savvy, viņiem ir interese to visu arī implementēt, un tad atkal mēs atgriežamies uz to, it kā šķiet, ka varbūt Āzijā ir lielāka izaugsme, kamēr atkal rietumos ir nauda un tehnoloģijas, un to visu var ieviest, un, tā ir arī tas joks, varbūt es redzējusi sociālajā tīklā uztaigā, ka ASV tur ir šitais te ChatGPT attīstās, Ķīnā tas viņu, kas tas R2 modelis, vai kā viņu sauc Eiropā, tas, sauc, pudeles korķi piestiprina pie gala, un tu visi it kā smējās, ka Eiropā nekāds inovācijas nenotiek, bet tas jau nenozīmē, ka Eiropā nav lieli uzņēmumi, kuros notiek tās inovācijas, un atkal cilvēks kāds varētu klausīties un oponēt mani un pateikt 20 faktus, kāpēc man nav taisnība, bet dienas beigās, kas notiks, mēs neviens nezinām. Precīzi, jā, un es domāju, ka visas tās ziņas vai visi tie posti vai visi tas, kas rada to troksni finanšu tirgos, viņam, protams, ir jābūt, jo viņš tos tirgus kustina, bet man vienmēr, pat jau man tā kā tas parasti izraisa smaidu, ja kurš tas lielais uzraksts, kad pēc AI pasaule vairs nebūs tāda, kā bijusi. Pēc Covid tā nebija tāda, kā bijusi, pēc kara tā nebija tāda, kā bijusi. Vienmēr ir šis lielais virsraksts, tūlīt, ka viss beigsies, viss sabruks, tā vairs nebūs. Es domāju, ka bieži vien varbūt mums tie beti ir tādi pārāk lieli, ka tā izmaiņa būs kaut kāda ļoti strauja no vienas lietas, un tāpat kā mēs gribam noticēt investmentos, ka būs kaut kas viens magic. Bet, man liekas, tas, ko mēs redzam, tā pasaule mainās skaidrs, viņa mainās diezgan konstanti. Tas pats S&P 500, viņš arī dzīves organisms, kāds tur mēs jau nekad nestamies, cik daudz tur ieiet iekšā jaunu un cik daudz tur visvairāk mēs nestamies tiem, kas iziet, kas īstenībā nav tie modeļi, kas ir ieguvuši, bet tā pārmaiņa parasti varbūt paņem ilgāku laiku un nāk tajās jomās un vietās, kur tu, tev likās varbūt tā kā boring, cik tad daudz tur var būt tā ietekme.
Līdz ar to joprojām, tādi droši vien tie labākie beti, man liekas, tomēr ir uz to, to lielāko daļu labklājības domāt izvietot tādā labā, samērīgā sadalījumā, kas ir pa visu to, pasauli lielā mērā, jo tu tiešām nezini, kurš reģions, kurā brīdī kādu tai skaitā ģeopolitisku iemeslu dēļ var izšauties labāk vai arī, var, teiksim, savukārt pazaudēt kaut kādas pozīcijas, bet man liekas, varbūt tie skaļie apgalvojumi, bišķiņ jāmēģina tas skaļums viņiem nogriezt nost, jo tādi nāk super bieži un reizēm es pat vienā brīdī pat mēģināju tā kā pierakstīt tos lielos virsrakstus, kas ir bijuši un pastīties pēc tam atpakaļ pēc 3 mēnešiem, vai tas vispār ir topiks, vispār pa ko kāds runā. Un, protams, tu var iedomāties, ka 99% no tām tēmām, tā kā viss aizmirs apmēram pēc nedēļas, tas vairs nebija aktuāli, tagad dodiet nākamo. Tieši tā. Reku, mēs tagad jau aizrunājāmies sarežģītās tēmās, bet ja kāds jau sēž klausās, ir tāda putra galvā saradusies, ka varbūt ir nonākts cilvēks pie secinājuma investēšana tiešām nav domāta man. Kā tu tagad pavilkt varbūt soli apakaļ, kārtīgi ieelpojam, un kas tad ir nākamais pirmais solis, ar ko iet uz priekšu? Es domāju, ka tā foršs solis ir saprast to, ka pilnīgi skaidrs, neatkarīgi no nekā, kas notiks pasaulē, skaidrs, ka, tā dzīves dardzība visu laiku pieaugs, ja? Un man liekas, kad izlemt priekš sevis un saprast to, ja tā inflācija būs, vai es gribu, jo neatnāks neviens cits, kas mūs tā kā izglābs un kas pateiks, rekur tevi es iedošu tavā vietā izlemšu, tev būs jāpiedalās pašam kaut kā tajā lēmumā par to, ko tad man ar to tagad darīt. Un līdz ar to, ja tu saki, ka tev tomēr ir gan ilgs laiks, kur tu vēl esi gatavs kaut ko atlikt, kaut ko uzkrāt un domāt par to, kā tam uzkrājumam vērtību nepazaudēt, tad lēniem un mierīgiem soļiem saprast, kas ir tie veidi, kur tu vari investēt, kā tu vari piedalīties, tā skaitā pasaules ilgtermiņa izaugsmē, man liekas, ka tas ir, tā ir tā atslēga, ja? Un tā kā mēs runājām, ne tu, ne es, mēs nevaram nekādas iedot garantijas, ka viena akcija vai viens tirgus pieaugs konkrēti kaut kādā īsā laika posmā par kādu konkrētu procentu, bet tas, ko gan mēs redzam, ka kopumā ilgā termiņā pasauli aug, tā kā ir tendence uzņēmumiem pasaulē, tām vērtībām tomēr pieaugt. Līdz ar to tāds, droši vien tāds viens no drošākajiem, tā var teikt, veidiem, ko tādam sākuma investoram par ko domāt, ir saprast, kas ir tas veids, kā viņš sākot investēt, sākot ieguldīt, var vienkārši piedalīties šajā te pasaules izaugsmē, neatlasot, vai tas būs tikai mākslīgais intelekts, vai es nezinu, tikai Ķīna, vai tikai Indija, vai tikai Amerika, un pamēģinot šo te veidu, kur tu esi tiešām to savu ieguldījumu sadalījis pa daudziem tirgiem, daudzām jomām, daudziem sektoriem, tad saprast, kā tu ar to jūties, kādas tev ir sajūtas, ja tas aug vai tas krīt, varbūt, ka tev pēc tam rodas kaut kādas konkrētas iniciatīvas par kaut ko, bet man liekas viens, būt pašam atbildīgam par to, ka tu saproti, ja tu neko nedarīsi, pilnīgi noteikti tā inflācija tās naudas vērtību tev noēdīs. Un ja tas tev ir ok, kā lai saka, nedari. Ja tev tas nav ok, tad mēģināt saprast, kas varbūt ir tie rīki, kas tev var palīdzēt to naudas vērtību nepazaudēt. Labs veids, kā pārliecināties, vai tas inflācijas procents ir vai nav ok, ir tāds viegls aprēķins, paņem skaitli 72, izdala ar inflācijas procentu, un tas ir tas, cik gados naudai pazūd puse no vērtības, kas nozīmē, piemēram, ja inflācija būtu 4%, 72 dalīts 4 ir 18, tātad 18 gadu laikā, ja tev stāv kontā 10 000, pēc 18 gadiem pirktspēja viņiem ir 5, vēl pēc 18 gadiem 2,5. Tagad diezgan brutāli ātri tā vērtība krītās. Es kā investors to 72 lietoju otram virzienam, ka es mēģināju saprast, cik gados es gribu to naudu nodubultot, un tad kādu man vajag ienesīgumu gadā, lai es tieku līdz tam. Līdz ar to es to izmantoju tam mērķi ienesīgumam, ko es gribu dabūt. Arī ļoti labi. Un galvenais soli pa solim, ieelpot kārtīgi, nedomāt, ka ir kaut kas jāmēģina tagad uzminēt, un nedomāt, ka tu tagad riskē ar naudu, kuru tu varētu pazaudēt. Tā ir daudz dažādi mīti par investīciju pasauli, galvenais soli pa solim. Mēs esam jau pie pēdējā jautājuma šodien nonākuši. Pirms es tev viņu uzdodu,
Mums podkāstā ir tradīcija, ka es viesim uzdāvinu neatkarīgais investors programmu. Paldies! Jauki, paldies! Tas ir cilvēkiem, kas arī skatās no malas, ja domā, no kura gala sākt, neatkarīgais investors viens no soļiem. Es atzīšos, ka viens no top iemesliem, kāpēc es gribēju nākt, es gribēju apskatīt arī to tavu kafiju, Kalvis īpašo kafiju, kas ir uzražota jūsu sarunai. Jā, es viņu tagad arī redzu. Līdz ar to tas man bija tāds motivators. Un kafijas esmu apskatījusi vēl par papildus dāvanām. Es nemaz nedomāju, tā kā liels paldies tev. Forši arī, ka tu pamanīji kafiju, jo patiesībā tā ir otra tradīcija, ka man Kalve ir viens no raidījuma atbalstītājiem, un tad es arī kā otru dāvanu uzdāvinu tieši šo buņģiņu, tādu sestdienas rīta kafiju. Liels paldies, kafija man ir dzīvē aktuāla, un Kalvis kafiju ļoti mīļa, tā kā ļoti forši. Super, jā, tas ir ilustrācija ir uzņēmīgs cilvēks, kas sestdienas rītā mostas agrāk strādāt pie mērķiem, tur redzēt fonā dators, kurā kaut kas notiek, un tad iedzer kafiju nedaudz atpūties. Un šis ir patiesībā tāds mans veids, kā es arī nobalsoju par uzņēmumiem, kas man patīk, mūs atbalsta Kalve. Mums ir arī Aranet aparātiņš aiz tev uz fonā, kas skatās CO2 līmeni telpā, lai mēs esam pie mūža prāta. Tas arī ir kaut kas, ko... Viss ir labi, jā? Mums viss ir labi, jā, tur viņš nedrīkst būt virs 1000. Ja iet virs 1000, tad varam vēl runāt. Jā, tāpēc mums stāv durvis speciāli vaļā, lai visu laiku ir skābeklis. Un iedomājies, ka tu esi tagad kameras un mikrofonu priekšā, tu esi kameras un mikrofonu priekšā, bet visa Latvija tevi klausās. Un tev ir iespēja pateikt kaut ko tiešām katrs latvietis tagad dzirdētu. Kas tas būtu? Superīgs jautājums, ļoti atbildīgs jautājums. Zin kā, es tomēr gribu par to ieguldījumu tēmu laikam pateikt, ja jau reiz mēs par to šodien tik ļoti koncentrējāmies. Man liekas, ka ir tāds viena forša lieta, kas ir ļoti palīdzoša, kas ir, mums ir visādi burbuļi tēmām, kas mūs interesē, par visu kaut ko par hobijiem, par darbām mums ir kolēģi. Un viens no maniem tādiem atzinumiem un atziņām un aicinājumiem ir arī ieguldījumu jomā, saprast kaut kādus 1 vai 2 vai varbūt 3, atrast kādus draugus, kaut kādus influencerus, kaut kādus savu mazo burbulītu uztaisīt arī šajā jomā, ar kuru tu mazliet tā mērtiecīgi gribi uzturēt attiecības, izveidot attiecības, paklausīties, jo man tāda pārliecība ir tā, ka no tām jomām, kur tev ir baili, tev īstenībā vieglāk kaut ko viņās ir darīt. Tad, ja tev ir drusciņi kaut kāda komūna apkārt, un arī tad, ja tev liekas, ka tu esi ļoti gudrs un visu zini, tad izrādās, ka citiem arī ir tik foršas visādas idejas, tik foršas nianses, kā to darīt. Tā kā laikam mans aicinājums ir, domājot par to labklājību, ņemt to atbildību tā kā savās rokās, sāk kaut kādus mazos solīšus darīt, un tā kā viņus darīt, nekautrēties un pameklēt arī kaut kādus draugus paziņas, kas var kopā ar tevi iedot tev kaut kādus padomus, iedot tev kaut kādus savus ieskatus, jo kopā vienmēr ir tā foršāk un drošāk, un tur rodās kopā kaut kādas jaunas idejas. Tas droši vien arī tai skaitā dēļ tā straumes kaķa, kur mēs ar tā kā airējam katrs tajās savās laiviņās, tad reizēm, mēs jau varam būt tajā savā laiviņā, bet drusku tā kā sasaukties viens ar otru un saprast, kas ir interesants pie tevis, ko tu redzēsi tā apvāršņu, kā tu dari, kāds ir labais padoms tev, kāds man. Man liekas, ka tas iedod tādu foršu jaudu un vērtību. Jā, noteikti, un tas ir it īpaši svarīgi tādos brīžos kā šobrīd, ka pasaule, piemēram, tieši investīcija pasaulē, kad notiek visādi brīnumi, un tad ir kāds līdzīgi domājošs, ar ko aprunāties, ka nav tikai un vienīgi jāpaļaujās uz kliedzošiem ziņu virsrakstiem. Noteikti cilvēki varēs te uz šī jaunas komunu pievienoties. Mums ir neatkarīgi investoru kontekstā arī privāts fórums, kur mēs apdeitojam cilvēkus ar to, kas notiek, un tad ir kopā gan jautrāk, gan plašāk. Un man vienmēr ļoti patīkam tajās komunās pārsteidz tas, ka tur ir kaut kādas pilnīgi fresh idejas, un kā jau es iepriekš minēju, kas man īstenībā vislabāk patīk tajos investoros, ka, viņi ir nevis tādi bēdīgi pulpēži, kas visu laiku skauž, kāpēc viņam iet tik labi, vai kāpēc ir tam, un tur tā kā skatās ar skaudīgu aci, bet drīzāk tie ir tie foršie cilvēki skatās un domā, kādas te vēl ir iespējas. Jo vienmēr, ja kaut kas krīt, kaut kur kaut
kas augsta, tad, ja viss ir sarkans, tad ir jāpērk, kur attīstās kaut kas viens otrs, un man liekas, ka tas ir tas foršais, tas pozitīvais mindsets, kurā, tu vari tā kā ieiet un piedalīties, un, kad tu tādu ieliec, tad dzīve arī tu gribi, lai tā kā iet labi Apple'am, tu gribi, lai iet labi vienalga tam, ko tu esi izvēlējies, tu gribi, lai iet labi kalvē, ja? Līdz ar to, man liekas, ka tā ir tāda forša veids, kā iet pa pasauli un būt tā kā daļai no tā, kas te notiek apkārt. Noteikti. Forši, ja cilvēki grib tev piesakot vai uzzināt par tevi vairāk, kur var tevi uzmeklēt? She Owns jāiesarčo Instagramā, She Owns by Keju, pamatā es esmu tur, būšu droši vien vēl kaut kur ar laiku, tā kā to jau no māja, bet sākam ar Instagram un tur jūs man droši atradīsiet. Forši. Super, paldies. Jā, vienmēr jautri iznūģoties par finanšu tēmu. Forši, paldies un liels paldies gan par kafiju, gan par kursu. Ļoti, ļoti novērtēju. Forši, paldies. Tad tiekamies YouTube un Spotify. Labi, tā. Hei, mazs atgādinājums, ja tev interesē personīgo finanšu tēma, noteikti neaizmirsti pierakstīties e-pastiem saitē walters.lv. Tie ir sestdienas rīta kafijas e-pasti, kur es izklaidējošā tonī cenšos cilvēkus iepazīstināt ar personīgo finanšu un investīciju pasauli. Tā kā saite walters.lv. Paldies, ka klausījies un tiekamies nākošajā epizodē.